dāmas un godātie kungi, jūs nu pat dzirdējāt pie klavierēm pianistu Romānu Vendiņu. Un esiet sveicināti Skalbes, Austriņu un Kuzmiņu sadraudzības vakarā. Cik smieklīgi to teikt. Šovakar mēs esam nosēdušies, principā, mūsu laikam nosauca par deputātiem. Par pingvīniņiem. Arī par pingvīniņiem. Tas ir apmēram tas pats. Un vakarā piedalās dzejnieks Toms Streibergs. Labvakar. Rakstniece Ilze Jansone. Jau iepriekš minētais Kuzmiņs. Tas par vakara pirmo daļu. Un tagad zem galda cenšas noslēpties rakstnieks Andris Akmentiņš, kurš... Jā, kurš ņems aktīvu dalību šī vakara otrajā daļā. Tas ir, ja mēs aiziesim. Ja mēs neaiziesim, tad mēs aizbrauksim. Mēs atradīsim veidus. Principā nekādu lielu ierobežojumu un noteikumu mūsu formātā nav. Krimināla kodeks. Krimināla kodeks, jā, tas ir saistošs mums visiem un arī Latvijas Republikas satversme. Taču ārpus šiem likuma rāmjiem vienosimies tikai par vienu mazu ierobežojumu sarunas, tā teikt, daudzveidības veicināšanai. Kārlis Skalbe ir savā mūžā sarakstījis daudz brīnišķu darbu, un šī vakara virsmērķis ir mēģināt iepazīstināt tieši ar to Skalbes tekstu daļu, ko varbūt mēs esam mazāk pamanījuši kā tādu, galveno kanonu vai kā tam līdzīgi. Tādēļ es palūkšu šī vakara gaitā nepieminēt kaķīšu dzirnavas, nepieminēt vārdu savienojumu pasaku ķēniņš un nepieminēt mazās piezīmes. Visi šie darbi ir lieliski, taču mēģināsim paplašināt redzesloku. Kaķīša piezīmes. Kaķīša piezīmes, tu vari teikt, jā, un dzirnava ķēniņš der, ir ok. Ļoti labi. Un tā. Mēs vēlētos, lai saruna notiek maksimāli brīvā formā, tāpēc, ja kādam ir jautājumi par to, ko mēs runājam, vai par to, ko mēs nerunājam, ja kāds grib kaut ko jautāt, droši celiet roku un jautājiet jebkurā brīdī, neatstājiet vēlākam laikam. Vēl jau vairāk, lai sekmētu jautājumu uzdošanu, mums šovakar būs tāda kā otrādā viktorīna, kur tiks godalgoti 3 labāko jautājumu uzdevēji 3 kategorijās. Būs iespēja iegūt savā īpašumā šādu te grāmatiņu. Bet kas tā ir par grāmatiņu? Tas ir romāns par Kārli Skalbi Skaistums un nemieris saucās, bet tur ir par Skalbes jaunības gadiem un ne par tiem vēlākajiem. Lūk, un vienmēr sakot, jautātāji tiks godalgoti 3 kategorijās. Kategorijā sarežģītākais jautājums, kategorijā asprātīgākais jautājums un kategorijā pikantākais jautājums. Žūrī lems atklātā procesā pasākuma beigās. Ar šo pasludinu mūsu sēdi par atklātu. Pierakstu pulksteni. Jā, kurš protokolā? Es Kuzmiņs es lasu grāmatu. Akmentiņš lasa grāmatu. Vai tu lasīsi arī skaļi? Nē, tikai pie sevis. Nē, draugi. Vēl procedurāla piebilde. Es jau to gan pateicu katram individuāli, bet pateikšu vēlreiz visiem tie, kas dabūja kartiņas ar dzejoļiem. Es jūs mīļi lūkšu šo dzejoli vakara gaitā kādam nolasīt, var draugam vai paziņam, jeb var jebkurā brīdī kvorumam, jā, triumvirātam un jebkuram citam cilvēku savienojumam. Vai mēs varam sākt ar Kārļa Skalbes dzejoli? Jā, vai tev ir jau viņš pie rokas, vai tu raugies uz mani? Raugos uz tevi. Ja es tev tagad uzdot jautājumu, kurš tavuprāt Kārļa Skalbes dzejolis liekas atbilstoši šim svinīgiem brīdim, tad kuru tu izvēlētos?
Nu, tā tad noteikti ne tie, kurus es izvēlējos, par kuriem runāt vēlāk, jo tie ir no ļoti dramatiska perioda, bet pie tā mēs, protams, nonāksim. Un tā kā godājot autori, es, protams, piecelšos kājās. Un šo vakaru es vēlos iesākt ar dzejoli, kurš ir izdots krājumā Kāvi. Tagad gadu es varbūt uzreiz nepateikšu, kurš kas tas varētu būt. Pēc 5. Nu, pēc 5. Pēc 5. jā. Un nosaukums, manuprāt, ļoti tematisks, ja reiz runājam par literatūru. Mana mūze. Viņa atnāca rītā, kad austrumu liesmās dega, uz viņas pleciem klājās blāzmas, purpura sega, iedegās ugunspuķis aiz ataudziņas pļavā, kvēloja sarkanās klintis virs rūcošās krācas gravā. Pie laustas eglis celma, klāta ar zaļām sūnām, ietinies pagātnes miglā, es gulēju uz pasaciņu dūnām. Un noliecās viņa pār mani, un no viņas acīm, kur dega tautas skumjas un sāpes, viņas ilgas un slāpes, divas asaras karstas, kā izkausēts sudrabs manā dvēselē krita. Un it kā vētras šalka priežu vainagos smagos skanēja no viņas mutes, ej un par viņiem raudi. Tad viņa mirdzošu āvu iespieda manā labā, dagošu pagali deva manā kreisajā rokā, un it kā bazūnas skaņā rītā priekš nāves kaujas skanēja no viņas lūpām, ej un par viņiem cīnies. Aiz kalna dimd kaujas dziesmas, šķindāvas, plūst sarkanas liesmas, tur brāļi jau cīnās, uz priekšu, kur tumsā saulē sadeg. Ar Dievu ikdienas laime, ar dobītēm mīļām uz vaigiem, vadā tu savas lelles pa ziedošām noriņām. Tāds moto. Ar ko jums asociējas Kārlis Skalbe šobrīd? Šobrīd nevis, piemēram, pirms pusgada. Nu, tu vari pateikt, kā bija pirms pusgada un kā ir tagad, teiksim. Ne pat pirms pusgada īstenībā nedarētu, jo Kārlis Skalbe kopš skolas laikiem man nebija sanācis viņu lasīt. Varbūt šad un tad kaut kur ielūkoties kādos populārākos darbos vajadzības spiestāja, bet man Kārlis Skalbe vienmēr asociējās ar Dvēseļu mežu, ar pasaku Dvēseļu mežu. Tā vienkāršot sakot, ar pasaku par nāvi. Par to, ka pēc nāves mēs visi esam vienādi. Vismaz tas ir tas, kā es šo pasaku interpretētu. Šobrīd droši vien man būtu ļoti grūti atbrīvoties no tām visiem slāņiem, kas tik brīnišķīgi ir šim tēlam uzklājušies, pateicoties skaistumam un nemieram, jo tas man atklāja varbūt pavisam citu un ārkārtīgi interesantu Skalbi, par ko, Sven, tev visdziļākā pateicība. Bet tagad pēdējā laikā, tātad iedalot šo jautājumu 3 daļās, pēdējā laikā man šķiet, ka Skalbe man asociējas ar tādu labu prozaiķi, spēcīgu domātāju, kur raksturīga īpašība ir izspēlēt lasītājam kādu jautājumu, kas šķiet kā tāda gandrīz vai kā stāsta centrālā esence un uz viņu neatbildēt. Vai, neatbildēt tieši, proti mudināt lasītāju atbildēt pašam. Un man šķiet, ka tā ir tāda ļoti laba prozas rakstnieka iezīme. Tā ir taisnība. Mēs ar tevi jau vienreiz man šķiet arī apspriedām to, ka viņš... Es neatceros nevienu pašu reizi, kad Kārlis Skalbe man būtu mēģinājis kā lasītājam moralizēt par kaut ko.
Un, ja arī viņš risina kaut kādus likumiskus jautājumus, tad tiešām tikai tādā veidā, kā tu pateici, jā, uzdodot jautājumu un neatbildot. Un ko jūs tālāk, mīļie lasītāji, ar to darīsiet? Tā ir jau Tas jau jūsu darbiņš, jā. Labi, man ir tad jāuzdod tev šis jautājums par asociāciju. Es teiktu, ka pateicoties tavam aicinājumam piedalīties šajā sadraudzības vakarā, jā, es iegrimu Skalbes ne tikai dzejā, bet arī viņa biogrāfijas līkločos, bet manuprāt, es teiktu, ka man tā asociācija ar viņu ir, pirmkārt varētu teikt, miers, otrkārt varētu teikt, ka tā ir, ka tas ir arī kaut kāds fundaments. Šie divi zīmīgie vārdi redzami uz brīvības pieminekļa, kas var likt Skalbes vārdu saistīt ar vārdu fundaments. Ne? Jā, bet tas ir arī fundaments tajā ziņā, ka politisko un arī viņa paša dzīves notikumu, personīgo notikumu tādā straujajā maiņā un kaut vai piemēram šī visai biežā bēguļošana lielākos un mazākos apjomos, ka neskatoties uz šiem sadzīves viļņiem, viņš ir spējis saglabāt savu primāro uzdevumu, savu interesi, kas ir rakstniecības palīdzību, es teiktu, ka vienot, saliedēt latviešus un arī, protams, dot viņiem kaut kādus jaunus apvāršņus. Un tas attiecas ne tikai tādā ideālistiskā izteiksmē, caur literatūras pieredzi, bet arī palīdzot jaunajiem autoriem ar iespējām tiem publicēties un sevi parādīt žurnālos, kuros viņš strādāja. Tādējādi, jā, tā ir tāda, tāds fundaments sadzīves viļņos, tā varētu teikt. Pirms, Sven, tu atbildi pats uz šo jautājumu. Es neatbildēšu. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka es uzrakstīju 400 lapuses ar savām asociācijām vistiešākajā veidā. Bet es no to gribēju precizēt, kāpēc miers? Pa fundamentu visu skaidrs. Es stenografēju vēl paralēli. Jā, es redzu. Es neatceros, kurš to atzīmēja no tiem pētniekiem, bet tos vienkāršos vārdos pārliekot, kas attiec tieši uz dzeju, viņam nemaz tik lielā mērā nebija iespējas sevi dzejā ar lielāku vērienu apliecināt. Varbūt, ka tas miers ir tādēļ, ka viņam dzeja bija kā noteikts izpausmes veids, bet tas nebija tas primārais flagmanis, kurā viņš kuģoja. Un tas savukārt var atsvabināt no kaut kāda iekšēja satraukuma un ambīcijām, sevi tuvināt kaut kādiem iztēlotiem troņiem atzinības ziņā, vai kaut kādam olimpam. Tāpēc man liekas, ka tādēļ arī miers ir viņa skaidrajā apziņā par viņa stāvokli un situāciju, kurā viņš pats atrodas. Tas ir interesanti. Man bija līdzīgs jautājums ar tādu atšķirību, ka
Es sāku aizdomāties par Kārļa tekstiem vēlākos dzīves gados, un īstenībā tur tas miers patiešām visnotaļ iekļaujas, ko nevar teikt par viņa jaunības gadiem. Nevelti šis sauklis skaistums un nemiers, ko pats Kārlis arī ir izdomājis. Tas ir viņa jaunības dienu galvenais postulāts. Viņš ir kaut kur arī vairāk kārt izteicies, ka mieru viņš nicina. Viņš nicina mieru un pieticības malu, un tas viņa skatījumā simbolizē tur, nezinu, visu, kas šajā pusē nav pareizi, sabiedriski, bet mākslinieciski arī. Un tad jautājums varētu būt, kurā brīdī tad notika, vai arī kā pakāpeniski notika tā pārslēgšanās no tā nemiera gara, kas viņš bija pēc privātas izvēles, uz kaut ko patiešām tādu, kas jau sāk sasniegt tādu, nezinu, atsvešinātību un nesteidzību, kas, starp citu, laikam viņa dzejā ir gandrīz vai vairāk nolasāms nekā prozas darbos. Lai manā vietā atbild Teodors Zeiferts. Lūdzu. Proti izdevumā Latviešu rakstniecības vēsture, kas iznākusi 25. gadā, viņš apraksta tātad pārmaiņas, kurās Skalbe, kā tās ietekmē viņa izteiksmi tieši attiecībā uz dzeju. Un tātad citēju, par mākslinieku viņš pirmo reizi jūtas atcerēdams dziedājumu pie jūras 1897, pamatā ir alauksta iespēja, bet sajūsma rada trakojošu jūru, kurā viņš dodas atbalstīdamies uz mātes dāvinātā dēļ. Jā. Minētā dziedājumā ieraugām arī sabiedriskā doma. Viņš peld ar viļņiem cīnīdamies uz savu dēļa, bet garām laiž lepni kuģi, kuros bagātie tēva dēli gļēvi sildas krāšņajās kajītēs, raidīdami viņam pakaļ apsmiekla skatus. Redzams, tā ir dīglī tā pati doma, kas visā pilnībā iztēlota pasakā pīp. Sabiedriskā doma arī Skalbes turpmākajā dzejā ālež iznirst uz augšu, atspoguļodama dzejnieka pārdzīvojumus un centienus dažādos laikos. Viņa pirmajā dzejoļa krājumā Cietumnieka sapni 1902. gads izsakās kā galvenais motīvs ilgas tikt projām no šaurās apkārtnes. Krājumā, kad ābeles zied 1904. vēsta revolūcijas tuvumu. Dzejnieks grib izliet savas sirds asinis, lai uzkurtu sārtu un sadedzinātu pasakas, uz kurām tauta mīksti dusējusi. Tad apdziest cerības požums. Debesis apmācas zemes dūmos 1906. Mūžam zilie Latvijas kalni, nemiera sakti, sasisti upuru trauki, sirmajā silā nav miera mocekļu gariem. Tā paša motīva tālākie varianti skan veļu laikā 1907. gadā. Guļ dzejnieka draugs, uz krūtīm zaļo velēns, pie kājām smilgas šūpojas, lodes rūs krūtīs, kā dusēt var tik ilgi. Un tā tālāk, un tad, teiksim, sila pulkstenīši un uzkavēšanās krēslas pilī un meža krodziņā jau seko krājumā sapņu un teikas, un tā ir tāda, šis mazais izvilkums parāda, kā tas ārējās ietekmes, bet, ja tu gribi pavisam precīzi, kurā brīdī viņš... Nedomāju, ka tas tā vienā brīdī varētu notikt. Vai kaut kādā periodā posmā. Es biju domājis, ka varbūt kaut kur ziemeļos dzīvojot. Atbildi uz šo jautājumu mēs varētu noskaidrot, vai ne? Varbūt kāds no klātesošajiem var mūs papildināt. Jā. Bet, ka jāatkārto jautājumu. Vispār sākotnējais jautājums bija par to, kādas tūlītējas asociācijas izraisa Kārļa Skalbes tēls, neminot acīm redzamākās. Bet jautājums konkrēti bija par to, kā nes būtu varējusi notikt šī transformācija no
tāda absolūta nemiera gara, kurš nicina visu, kas nolicies uz dusu, uz tādu, nu, visnotaļ nosvērtu un, kā lai saka, vērojošu pasaules redzējumu. Sākam akšķirēt, nu. Un kļuva par tēvu un ģimenes cilvēku. Lūk, tas Tātad arī. Briedums. Briedums. Man ir aizdoms, ka cietums arī tur nospēlēja zināmu lomu. Briedums, cietums, bērni, tas viss kaut kādā... Jā, cietums bērni. Cietums bērni, tur tas ap 910. gadu viss, kas... Jā. Es atceros, bija kaut kāda vēstule, kurā viņš arī rakstīja par to, ka, nu, kad viņš tika tajā cietumā, nu, ka tur vēl bija viņam kaut kādas, varbūt, ambīcijas, varbūt viņš varētu, nezinu, viņš, piemēram, mēģināja izkārtot sev atrašanos nevis Rīgas centrā cietumā, bet Cēsīs, kur labāki apstākļi un tā tālāk. Bet tad vienā vēstulē viņš rakstīja Lizetei, ka, zini, ko es tur kaut kur, nu, uzlabošais tagad savus apstākļus uz brīdi, nu, un tad. Un likās, ka tur es saredzēju tādu, kā lai saka, atbrīvošanos no kaut kādām pārāk lielām cerībām, varbūt, vai no tādas kādas dvēseles rosmes, nezinu, ja to tā nosaukt. Nu, viņš tādu ķēniņu zāli man aci uz to visu raudzījās tajā brīdī. Mākās ļoti skaisti. Līva, kādas tev ir asociācijas? Vēl kaut kas, ko mēs nepateicām. Ir pieaugšana? Jā. Tieši tā pieaugšana man šķiet. Nu, kas sevi ietver visu iepriekš minēto, jo nav jau tā, ka tas nebija. Tas jau viss kaut kas mazliet Kārlis Nauda. Viņš vienkārši bija jauns, ar kvēli sirdi un liesmojošām acīm. Un tas pamats, kas viņam bija no kalēja mājiņas, viņš kaut kur tur pat apakšā bruzdēja un tad dzīve salika. Bet tas nav tā, ka es nedomāju, ka tas ir kaut kas pēkšņi noticis, radikālas pārmaiņas. Nē, tas, manuprāt, tā ļoti organiski turpinājās. Tas nav cits Kārlis. Noteikti nē. Man ir ko nolasīt šajā sakarā, lai runā Kārļa teksts. Jānis un Ančs, šie vārdi tam nebija mazāk dārgi. Tas skatījās viņos kā rīta mākoņos. Vai kāds tā bija dzīvojis? Viņš bija pārliecināts, ka visā pasaulē tā dzīvojuši tikai 3 – Jānis, Ančs un viņš. Tas atminējās mazo Jāņu skoliņu aiz purviem un bērzu birzītēm kailā kalnā, kā garana mūra kasti, kas izšķīrās no kastes tikai caur to, ka viņai bija skaidri jumts un 2 skursteņi. Pie viņas nebija neviena kociņa. Neviens par to nebija domājis. Tik malkas grēdus un zirgu sienamās slitas. Arī viņi nedomāja par kokiem un puķiem. Tie bija aizgājuši no dzīves un domāja tikai, kā vairāk idejas ienest šai nomalē, kur ļaudis gulēja tēvu ieradumos, kā akmeņi sūnās. Pagastā jau bija cilvēki, kas klausījās, kas apstājās mulsumā kā gājēji mežā. Tiem liekas, ka viņi pagājuši garām krustcelēm, un zarus šķirdami tie dodas mežā un meklē ceļu. Ar rasu drēbes dūņās kājas, bet vaigā mirdz austoša saule. Jau bija cilvēki, kas gaidīja kāru, tie, kas pirmie rītā mostas, tie, kam jautrs miegs, ko sapņi itin vieglās dzijās, kas trūkst pie pirmās pakustēšanās. Baloži, kurus nevar noķert cilpā, ceļ spārus uz sauli, līdz mana tuvojamies. Caur vieglu miegu dzird rīta soļus un uzceļas sārti pilni rīta vēsumu, kā rasā gulējuši rudens āboli. Tie, kas rītā iziet ārā un dzird pirmos gaidus, redz jau uzvilktu saules loku, pirmās asins sarkanās būtas. Reiz svētdienas vakarā pie viņiem ieradās 2 jauni saimnieku dēli no kalnais bērziem un lūdza, vai nevarot viņus pamācīt vijoli spēlēt.
Viņu vaigi un lūpas pat labam sāka pārvilkties vieglām dzeltenām spalviņām, kas mirdzēja kā medū mērcētas liepu medū. Acis jautras ziņkārīgas, kuras varēja jau smaidīt zobojoši neticīgi. Viņas jau bija redzējušas dzīves kailumu un radušas neticēt un šaubīties. Tie bija jau redzējuši tukšas vagas, mātes rūpes un bēdu pilnos pātarus. Arī māte jau šaubījās un lūdza Dievu ar nogurumu, bez cerības, vairāk aiz ievedumu. Aiz viņiem jau bija tautas vilšanās un šaubu rūgtums, kas skatās vairs tikai sevī, palaižas tikai uz sevi, ko bija pievienais Dievs un cilvēki. Viņi bija noklausījušies tautas pagātni vēja šaukšanā, ganot pielijušās birzes, redzējuši to savas istabas tumsā. Jau pazina darbu, bija gulējuši ar kumeļiem norā un modušies ar purva strāzdu. Zināja, kā sānis smilkst, griežot smagus sienu vālus, kā asiņot pirksti kūlīšus sienot. Uz linu lauka vakarā bija mazgājuši stīvās rokas, sārmūšu sulā, sasprāgušas kā saulē māls. Zināja, cik patīkami sarmas rītā atsist ledu no linu mārka un laisties iekšā zaļās gļotās. Stāvēt kā saltās tēraudas tīpās, sviest sauju pēc saujas kā vardis uz krasta un redzēt, kā saule, bāle, kā neizgulējusies salti smiedamās aiziet pār kailo ataugu un nenāk ne labrītu padot. Pazina sniegu, pazina lietu. Zināja, cik sēri ragavas čīgs dziemas dzeltenā krēslā, kā izsaustacis un kājas sveši klauz uz zemes, braucot caur tāliem mežiem. Viņu matos vēl varēja manīt Rīgas putekļus. Uz sārtās pieres pie pašiem matiem, vienam vēl ātrumā nenomazgāta pelēka strīpa. No vijoļu stundām iznāca sarunas mazās bleķa krāsniņas priekšā. Krāsniņas prakstēja no visas spēka. Ķieģeļi plīsa, smiltis čirkstēja aiz plātēm. Ogles kvēloja līdz melnai naktī. Mazā dzelzs krāsniņa, pilna zvēroša zelta. Viņi runāja līdz pusnaktī. Liesmas priecīgi ziedēja tumsā. Viņas bija mirdzoša uzvaras cerība. Un viss, ko viņi runāja, bija skaists un baigs kā uguns naktī. Tie bija bērni, kas rudens vakarā klausās šausmīgā pasakā, drebēdami aiz bailēm un cīņas prieka. Kad līdzcietība jaucas ar dusmām un katrs jūtas aizmirsts muļķītis, kas atslabinās saules meitu un nocirtīs pūķim 9 melnās galvas. No šī pulciņa vēlāk izauga dziedātāju koris. Jānis, kurš nepavisam nebija muzikāls, uzņēmās kora vadīšanu un svētdienās nosvīdis mācīja dziedāt, piespēlādams sārto meiteņu balsīm savu čīkstošo vijolu. Svētdien pēcpusdienās sanāca jaunie saimnieku dēlu, saimnieku meitas sastrādātām rokām, bet pieres jau tās slēpa no saules. Tās bija baltas, jau kā alabasturs un matus tina čaukstošas sīts. Bija arī daži saimnieki un vērīgākie kalpi un kalponis, kā sārtas mākonis. Dziedot un runājot, atnāca korī mūsu biedru domas, kā svešas meitenes neredzētās drēbes, kurām no iesākuma brīnās, atrājas, līdz iemīlas visi viņu dzirkstošās acīs un skaņos smieklos, līdz sāk tās par visiem valdīt, un tie gatavi iet pār viņām ugunī un nāvē. Nu, un ko mēs dzirdējām? Jā, pareizi, mēs dzirdējām. Es tā saviņojos no... Jo Tas ir Kāļas kalps. Tas ir ļoti labi, jo tāpēc mēs arī esam vēl saviņotos. Jā, tas ir ļoti tematiski. Tas ir fragments no Kāļas kalpas stāsta jaunība. Es atceros, kad es rakstīju Skaistumu un nemieru, es ik pa brīdim ielūkojos šajā tekstā, jo kā refleksija par jaunības gadiem es tagad nolasīju tikai vienu mazu fragmentu. Tur vēl bija šis, tas arī ļoti zīmīgs šajā tekstā. Viņš kaut kādā ziņā iezīmēja to garīgo saturu, ja tā var teikt, tieši tam dzīves periodam. Ja man ir jānosauc viena svarīgākā asociācija, tad lakonisms Kārļa rakstos ir ļoti spēcīgi izteikts. Viņš nekad neraksta nevienu vārdu par daudz. Viņam ir absolūtais iztikas minimums, jebkurā viņa tekstā. Viņam vispār nav raksturīga nekāda liekvārdība, un šajā jaunības stāstā arī. Viņš ir vienkārši iedevis mums tādu esenci no visa, kas tur bija.
Un tālāk jau, bet kā viņš pats neatbild uz saviem jautājumiem, atšķirībā no dažiem, tā viņš arī ļauj mums pašiem izsacināt visu, kas mums būtu jāizsacina. Jā, nu tad es varētu to papildināt ar tavas atziņas pieliktām līdzās to, ko ir literatūra zinātnieks un kritiķis Jānis Rudzītis rakstījis 1943. gadā izdevumā Latviju mēneša raksts, kurā viņš apcer dzimtenes tēlu Kāļas Kalbas pasakās, bet vēl ne tikai par pasakām, viņš arī piebilst par dzejas devumu, un tātad viņš rakstot atsaucas uz Noru Klīvi, kura ir spriedusi tā: ja mēs pašķirstam Skalbes dzejoļu krājumus, mums liekas, mēs ieejam vienkāršas lauku meitenes rūpīgi koptā puķu dārzā. Te mēs neatrodam puķu karalieņu rožu, izsmalcināto orhideju vai trauslo liliju, bet daudz skaistu ziedu, kas mūs apreibina gan ar savu smalko smaržu, gan niansēto krāsu vainadziņu. Skalbe pieder tiem lielajiem māksliniekiem, kas savus pārdzīvojumus izteica ar bērna vienkāršību. Tā bērna vienkāršība ir, kaut kas ļoti raksturīgs. Varbūt arī iejaukšos ar nelielu komentāru, kas droši vien visgrūtāk būs Svenam, jo es nezinu, kā tu izturies pret to, ka lasi tavu tekstu, kāds cits nevis tu. Labāk lai to dara. Es nosāšos tev aiz muguras, un tas ir tieši par lakonismu. No visām kritiskajām piezīmēm, kuras Blaumans man toreiz izteica, īpaši jāizceļ viena. Nepietiek ar to, ka jūs kropļojat īpašības vārdus, jūs vēl viņus tādus sakropļot, skaisāt pa labi, pa kreisi un pa labi. Es centos iebilst, ka gribēju, lai būtu ticami. Blaumans man atbruņoja. Neizteikt vārdi ir daudz ticamāk par izteiktiem. Jo, ja tu kaut ko saki skaļi, var gadīties pašam sevi sadzirdēt. Un tad tev liksies, ka tu melo. Viņš paņēma zīmolu un sāka vilkt pār lapām uzskaitīdams. Valgaģie krasti un cēlaģie slaikaģie masti. Un tad uzreiz slaiks ir arī kaut kāds tur zēns, un pēc tam vējiņš, mīlīgs un glaudīgs un lēns. Tā neiet, Kārli. Vajag būt lakoniskam. Es ierakstīju kabatas grāmatiņā lakoniskam. Uztaisīsim eksperimentu. Blaumans norādīja uz Beklīnu mirušo savu pie sienas. Vai jūs varētu aprakstīt, ko jūs redzat, kad skatāt šo gleznu? Ko es redzu? Tā. Es redzu mazu vientuļu salu naktī. No visām pusēm viņa ieskauj augsts klintis. Starp tām pašā viducī aug garas, slaikas cipreses, kas, tagad apstājamies uz brīdi, kā būtu, ja es teiktu, ka par katru īpašības vārdu jums jāiemaksā 10 kapeikas jauno rakstnieku atbalsta kasē. Tad man būtu jūs jāieraksta manā, jau diezgan garajā kreditoru rullī. Varbūt tāpat būs labāk. Padomājiet, kā jūs šo ainu man raksturot, nepaliktams nevienam parādā. Tā, droši vien es rakstītu par cipresēm, kuru galotnes sniedzas par klinšu malām. Varbūt tās ir cieši sāu, no jums 10 kapeikas, draugs. Piedošana, vienkārši kopā saugušas cipras. Par saugušām arī jāmaksā, tās, lai paliek uz manu dēķinu. Un neskan taču ne par mattiesu sliktāk, vai ne? Tad vēl es labprāt pieminētu vēju, kurš tās galotnes šūpina, jeb, ja ne šūpina, tad kaut kā citādi lietas pār klintīm. Klintis jau pirms brīža bija. Taisnība, par to es vēlāk padomāšu. Un vēl man šķiet, ka mirušo sala atrodas nesasniedzamā tālu 10 kapeikas. Atrodas tur, kur neviens no dzīvajiem vēl nekad nav aizpeldējis, jeb, ja ir, tad viņa laiva sašķīdus pret klintīm, un tur viņš arī palicis no miesas atdalīt dvēseli cipreša audzes melnumā. Mēs nosēdējām pie gleznas līdz launagam, un tad jau sāka mesties tumšs. Blaumans lika puisim iejūgt dzirgus un aizvest man ratos uz ērgļiem. Uz atvadām izgriez no žurnāla Austrums melnbaltu mirušo salas reprodukciju. Ja sanāk brīvs brīdis, pamēģiniet izpildīt mājas darbu, viņš teica. Saceriet par šo vietu kaut vai dažus teikumus pie tā paša tarifa. Fragments no romāna Skaistums un nemieris. Tomēr nav tā, ka Skalbes dzejā nebūtu rožu. Rozes ir un pie tam daudz līdz pat mūža galam. Piemēram, skatīt citātu par kaisītajām rozēm no jūrnieka Gaigala piedzīvojumiem un dzejola Ziemassvētku roze, un bez tam arī izmantot rožu atribūti, piemēram, rožu pēdas. Attieksmē uz skaistumu priekšstatiem varam līdz ar Arvedu Švābi teikt, ka Skalbe lieto greznu, barakāli rotātu valodu.
Taisnība ir, ka skalbes krāšņās rozes, zeltā un sudrabā mirdzošās, gan arī vienkāršākiem izteiksmes līdzekļiem darinātās gleznas, pateiktas abrīnojamā vienkāršu vārdu skaidrībā. Tā vērojama tik labdomas koncepcijā, kā vārdu kopu un teikumu veidojumā un krāšņā priekšstata organizācijā. Šie priekšstati nav sablīvēti, bet doti kā esenciāli locekļi skaidrai, nekomplicētai frāzei, līdz ar ko panākts, ka tie viens otru ar savu mirdzumu nenomāc, bet izceļas poetiskā spēkā. Tā Jānis Rudzīns. Lūk. Kurā gadā viņš to? 43. Ja? Un te arī ir tāds pavadiens par to, ja mēs vēl paturpinām par lakonismu un vienkāršību, ka Skalbes poetikā viņš ļoti ņem vērā to stāvokli, kurā ir viņa lasītājs, domājot tieši par to laiku ar vien izglītotākajiem provinces iedzīvotājiem. Tādēļ, ir tīpaši jau šodienas acīm skatoties, tās ir būtībā tādas gleznas vārdos, tāpēc, ka viņš rēķinājās ar to, ka tas konteksts būs jāsaprot no šāda lasītāja perspektīvas, kuram tās gleznas ir ikdienā ap viņu. Jā. Simbolismā instrumentus jau arī viņš liek lietā, kas ir arī dabiski, ņemot vērā arī laika biedrus, domu biedrus, sevišķi agrīnajā periodā, kad simbolismu dzēja, un līdz ar to arī simbolismu paņēmieni visiem tuvi. Un patiesībā dažreiz pat kaut kā tie mājieni ir tik, kāpēc es saucu simbolus par mājieniem? Tāpēc, ka tajos simbolos ir tad gandrīz vai nepārprotami mājieni. Viņš, protams, nevienā brīdī nesaka, kas ir aiz kuras gleznas virsslāņa, teiksim tā. Bet tās gleznas, aiz tām gleznām vienmēr kaut kas slēpjas. Tur vienmēr ir kaut kāds dubultdibens, un dabas glezna nekad nav tikai dabas glezna. Man liekas, viens no tādiem spilgtākajiem simbolisko instrumentu izmantošanas piemēriem ir Kārļa stāstā ar nosaukumu Mazgātāja. Kurš no klātesošiem ir lasījis Kārļa stāstu Mazgātāja? Jānsāne ir lasījusi. Es nolasīšu jums mazu fragmentu. Stāsts ir diezgan garš, bet es nolasīšu stāstu 3. daļu. Varēsim runāt par erotismu un nāvi. Jo kaut ko akmentiņš ir jāpamodina. Tā tad ar erotismu. Jā. Es cenšos izlasīt vienkārši. Tu esi tālu ticis. Reizi rudenī, kad sākās darba diena, Aino stāvēja priekšistabā atspiedusies pie sienas, baltā krekliņā, atlocītām piedurknēm un gaidīja apmeklētāju. Viņa nebija ilgi redzējusi tik daļa seja. Viss viņš bija tik zeltaini ruds kā rudens, rudi mati, balta piere, gaiši pūkainām uzacīm, kuras izskatījās kā maigi uzpampumi, balsna sējā ar viegli silstošu jaunības sārtumu, ruda kopta bārdiņa mīkstām nošlikušām ūsiņām, zilas nogurušas baudītāja acis. Tik drusku izspiestie vaigu kauli ienesa šai harmonijā, ko nevajadzīgi cietu. Kā garām slīdēdams, tas pavirši paskatījās uz mazgātāju. Tā aizkustināja viņā kādu patīkamu atmiņu. Vai kādai no pazīstamām sievietēm viņā bija kas līdzīgs? Vai uz bulvāra kaut kur tas bija redzējis sentimentālu glezniņu tādā pozā? Viņa sakustējās un gāja tam pa priekšu, nedroši un apjukusi. Šis cilvēks kā nācis bija ienācis viņas dvēselē, savienodamies ar viņas domām. Tur viņš iestājās kā zirneklis savās dzijās un sāka aust savādu miglainu uztraukumu. Drebošām rokām tā slēdza durvis. Sirds sāka sist, kad viņa iegāja iekšā. Kaut varētu kur aizbēgt, paslēpties, tāds viņai bija kauns no savām atlocītām rokām un uzspraustiem bruņčiem un no tā, ka viņa mazgātāja. Kas tas bija? Viņa pavisam apjuka un neprata aizgriezt vairs krāna. Karsts ūdens lielām šaltīm gāzās vannā, piepildīdams mazo kambarīti ar baltu sutu, jau gāja pāri, līdz tā dabūja vēl atraut nolaižamo ķēdīti. Tad kūpošais līmenis sakustējās. Ūdens vannā sāka noplakt.
Drusku apmierinājusies, Aino aiztaisīja krānu, iemeta termometru un sāka laist saltu. Jauneklis izģērbies stāvēja durvīs. Tālāk paši. Nu, tātad, kur tu šeit vēlētos izsacināt erotikas motīvus? Erotisma. Tālāk paši. Tur. Nu, sākot jau kaut vai ar to ūdeni, kurš kļūst arvien karstāks un karstāks, un jo vairāk viņa, kā teica Blaumanis, entuziasmējas par šo rudo personāžu, jo karstāks tas kļūst, jo vairāk to balto tvaiku, un jau gāja pāri, un tad pašā pēdējā brīdī viņa sevi aptur, un tad tur pāri neaiziet. Un tas ir arī... Tas, kā notiek tā vannas pildīšana, tas arī pēc tam tā interesanti sabalsojas ar to, kā tālāk veidojas viņas attiecības ar to rudo personāžu, bet to gan paši. Tur visu dublē, saprot, tur, nezinu, dabas aprakstē aiz loga ir modelis viņas jūtām, viņas jūtas ir modelis tai vannai, vanna ir modelis tai situācijai, situācija ir modelis visai viņas dzīvei, nu, kaut kā tādos daudzos līmeņos tas viss, bet ja paskatās, tad visas šīs lietas darbojas pēc kaut kāda viena mehānisma. Tas par tiem simbolistiem, ko es teicu. Tieši tāpat kā ar to zirgu, kas nav tikai zirgs. Interesanti, vai varētu atrast rakstniecības vēsturē kādu pasaku, kas būtu, teiksim, par kādu bagātnieku, kurš ir normāls bagātnieks, kurš nav tur, nu, jo man noformulējās tāda pasakas definīcijas, esmu mazs, neievērojams, nabadzīgs cilvēciņš, bet ar labu sirdi. Kas savukārt atsauc atmiņā pirms dažiem gadiem notikušo tirādi Facebookā par to, ka latviešu literatūras vēsture ir zaudētāja gēns, bet nav uzvarētāja gēna, bet tālāk paši. Andrievs Niedra nekādā veidā nepiekristu. Man liekas, ka viņa zemnieka dēls, viņa pasaka zemnieka dēls kā reiz ir kaut kas pilnīgi pretējs. Tas ir tas čaklā uzvarētājs stāsts. Puisis, kurš no nekā uzkaldina sev, sakot. Nu, tad tas ir tas. Tas karjerista ideāls. Daglava Rīgā, piemēram, ir karjerista ideāls. Nu, tā nav gluži literāra pasaka, bet... Jā. Bet, jā, par to mazgātāju, ko tu teici, ka arvien karstāk un karstāk man radās tāds iespējas to stāstu izlasot. Es jau atzinos, ka es esmu izlasījusi visu, jo tu man palūdzi. Es tā darīju, Nu, redzi, man, jā, tas iespējas, kas radās, bija, ka pēc būtības tas ir, varbūt tā ir ļoti pavirša, protams, interpretācija, bet kā ar to kaut kādā veidā Skalbe, īstenībā bez attieksmes, nu tādas autora attieksmes, es domāju, bet viņš parāda to, cik ļoti cilvēka paša kaut kādi viena vai otra aizspriedumi stāv viņam ceļā. Jo mazgātāji arī nav nekāda, nu, viņi ir nabadzīti tādā ziņā, ka viņi ir nabaga, bet galu galā savas izvēles viņi izdara bišķiņ krāpjoties. Jā, taisnība. Un bišķiņ krāpjoties turklāt, nu, tā kā pret tiem cilvēkiem, ar ko dzīvo kopā. Jā. Nu, un tā tad viņi nav nekāds tur kaut kāds upuris vai tam līdzīgi, nedz arī tur kaislībai pakļauta, tur neprātīga, nezinu, grietiņa, kas tagad met seles liesmās. Nebūt, nē. Viņš parāda, nu tā ļoti lakoniski. Lakoniski. Man šķiet varbūt pat to, ka, un te es nometīšu šo frāzi vienkārši šajā brīnišķīgajā muzeja zālē, ka, nu, Skalbe varbūt nav tāds likumības sargs, kā mēs esam par viņu pieraduši domāt, izlasot PPP un pēc skolas programmu dažādām interpretācijām. Vismaz mana laika, es nevaru runāt par jaunajām skolas programmām. Un es gribu nolasīt fragmentiņu par veco koplānu. Jā, lūdzu. Un tieši tāpēc, ka es atsaucos uz to, jā, ka viņš man, ja mēs skatāmies no tāda erotismu viedokļa, tad es šaubos, ka viņš ieņem kādu pozīciju šajos jautājumos. Man šķiet, ka viņš ļauj savu stāstu varoņiem, cilvēkiem būt
tādiem, kādi viņi ir. Es nezinu, varbūt tev, Tom, pēc šī fragmenta būs kāds labs komentārs iz dzejas pasaules. Tu vari sākt gatavoties. Ja. Bet fragments ir no Skalbes stāstā Mežvidos. Vecais koklēns, es otrā rītā aiziedams domāju, apstājies upes vidū uz laipām. Maza zivtiņas bāz galvas ārā no ūdens, šad tad atvērdams savus sārtās žaunas un noķerdams kādu miegainu odu, kurš bija saulē iesnaudies uz tumšā līmeņa. Pa krūmiem purinādams pārnus un sakustinādam koku lapas lodāja maz putniņi. Viss bija pilns dzīvu skaņu un nebeidzams kustības. Šie ielai bija kā radīti laimīgiem cilvēkiem. Un kā upē paliek sliede no laivas, kur nozadusais krasta, ieedam kādā citā ziedošā līcī, tā še bija vēl jaužam kādas aizgājušas dzīves mirdzošā sliede. Es uzgāju atkal augšā pie saiešanas nama un satiku veco kalēju, kurš vestē un baltā kreklā svētdienas mierā sēdēja uz plakanā akmens durvju priekšā. Viņš pīpēja mazu pīpīti. Acīm redzot, viņš šeit atpūtās, skatīdamies pār kluso aizmigušo pagalmu uz bērs, birzēm un vasaras mākoņiem. Jā, es teicu, no šejienes jums rādīja ceļu uz paradīzi. Ak, ko nu par paradīzi, kungs? Tāpat vien jādzīvo. Vecais atbildēja vērstams uz manas skumju skatu, acīm redzot citādi saprastams manas domas. Tas paradīzes koks neaug visu mūsu zemē un nav tā ar visu iestādāms. Lielinieku laikā jau te nāca un runāja un stāstīja. Es jau domāju, ka man ar labāk būs. Kas nu deva? Vēlāk tos pašus vienīgos zābakus, kas man bija glabājis zem cisām kaigalī, lai nenoņem un staigāja koku tupelēs. Jā, bērs, priedi, segls, paegļi, tie ir mūsu koki, un tie aug bez stādīšanas. Nu sakiet, krustā, vai tad labāki nebija tie vīri, kas ar lilijām apsēja debesu lauku un ļāva dzīvot kā sirds liek? Nu tie brāļu draudzes sacītāji. Ak, tie sakuveči, ernūteri? Jā, tie bija spēka vīri, vareni runātāji un grēcīgi cilvēki. Lūk, kā tas pats vecais koklēns, es jau viņu labi pazinu, tas guldīs jau blakus divas sievas, abas māsas. Taču ne laulātas. Tā viena bija laulāta, bet viņš jau pats bija sacītājs un mācītājs, viņam jau laulātāja nevajadzēja. Tā teica vienā vakarā, saņēma abām rokas kopā, nobučojas vienu un otru un teicis, nu jūs abas māsas un līgavas. Bet kā tad tas viss nāca, kā gadījās? Nu, nezinu, vai viņš pats to maz zināja. Viņš bija karsts cilvēks un visu darīja kā apmulsumā. Nu, skaties, Rubens ar mežā, kad viņš sāk rūkt, tad viņš tā apmulst, ka nekā vairs neman. Viņam var pieiet klāt, var nošaut, viņš ir pa galam. Tā viņš ar, kad viņš sajiešanā sāk runāt, tad skatījās visiem pāri tādām savādām acīm un laikam pats nezināja, kur atrodas. Un kur viņš ņēma tādus vārdus? Tie nāca kā viens svelm, kamēr viņš pats sāk raudāt un visi raudāja. Viņš bija karsts cilvēks, tik ne uz ļaunu. Nu, ko tad ļaudis teica? Ļaudis neko. Sākumā arī jau neviens nekā nezināja. Viņi jau vieni paši vien dzīvoja tur Mežvidos. Kas nu viņam ar ko pārmestu? Koklēns jau bija labs cilvēks. Ja viņam bija, viņš nevienam nekā neliedz, viņš visu atdeva. Ko tur teikt? Kad viņš madu apprecēja, tad Liena bija vēl gandrīz bērns, un Lienu precēt viņš nevarēja. Mājā viņam bija vajadzīga saimniece, bet abas māsas bija tā saradušas, ka viena bez otras nevarēja dzīvot. Kā mada aizveda uz Mežvidiem, tā tas meitēns tepat no aizupļiem katru vakaru sāk tur iet un tur palika. Mājā jau ar viņai nekāda dzīve nebija. Tēvs bija dzērājis, māte nomirusi. Pie koklēna viņa atrada māju, tāpat kā eku putniņš atrod ligstu, un kur māja tur mīlestība. Vai tad pēc maizes arī iet uz otru sētu? Tādās lietās jau tās meitenes arī nav bez savas vainas. Viņas jau skatās uz mīlestību kā bērnus uz maizes. Ja mēs runājam par paša neobligāti Kārļa, bet vēstītāju nostāju, tad... Kā jau tu ļoti pareizi saki, Kārlis vienkārši ļauj saviem tēliem būt. Tā ir. Un man ir tāds sajūta, ka viņš arī no mums to varētu sagaidīt. Bet man patīk, ka viņa vēstītājs, viņš secinājums pēc šī viss ir tāds. Un klausīdamies vecā stāstā, es domāju, cik brīnišķīgi ir cilvēka sirds. Kā tur zilā ticības puķe un reibinošais mīlas zieds bieži aug no vienas saknes un kopā savī ziedus un lapas. Vai nav skaisti? Par intimitātes jautājumiem, tad es gan piecelšos, jo tur nedrīkst palikt nedzirdēts ne vārds šādos apstākļos. Un tādu airotisku pieskaņu es varu piedāvāt no diviem dzejoļiem, no krājuma Cietumnieka sapņi. Un pirmais ir šāds. Kristāla meitiņa. Tava mazā bālā rociņa
viegli, viegli slīd manā rokā, tik viegli kā rīta vēsmiņa uz ūdens līliju loka. Tavs sīkais augums pie krūtīm man slīkst, kā gurdana efejas stīga. Tava mīļi bērnišķā galviņa uz pleca man skumīgi slīga. Tik bāla, tik sīka, tik viegliņa, tavu acu mirdzums tik sirsnīgs un kluss. Es nevaru saprast, vai tu esi tā, vai debesu sapnis uz krūtīm man dus. Tavs daļais vaidziņš tik skumju pilns, tev actiņās tik daudz sēru, kas lēja tavā dvēselē tik lielu rūgtumu mēru. Sirds skaidrumam vieta ir debesīs, dzīve zaimo un apsmēj viņu, melns mākons ar tumsu pielēja manu kristāla avotiņu. Un otrais dzējols ir būtībā tāda miniatūra ar nosaukumu Piano. Viņa nāca man pretim smiedamās, kā putniņš sirdī man ielaidās, manā vientuļā sirdī ielaidās un zīdas pārniņiem apskāvās. No silto spārniņu pieduršanās, sirds mājas vaniņu pamodās, tie galviņas līksmi šūpoja un zelta mēlītēm zvanīja. Un trešais dzējolis – skaistā miesnieka meita. Tu skaistā miesnieka meita, sava tēva bunduļa bodē, kā tu manu sirdi pie sevis velc un loki ap sevi un lodē. Mani lieli priekš tevis ceļos slīkst, manas laimīgās acis tevi skatīt drīkst. Tavi pirkstiņi saldos taukos pil, tu mani ar cīsiņu smaržu vil. Un tavas sārtās lopiņas, cik ribiņu tās navas kūkstījušas. Jā, tu mana dievieta neesi, kā senās no marmora kaltās, tik burvīgi daļa tu veidojies no sivēna gaļiņas baltās. Tavs skatiens tik mierīgs, tik paēdis, nu zināms, kas tad par daļu, tev katru dienu ir desiņas un zupa ar prišu gaļu. Un tu nebūtu muļķi neesi, tur vārdus par velti šķiestu, par simtiem labāk tu zināsi, cik kotletes gardas ar sviestu. Tev arī hūte un pelerīns un grāzna bukstiņa kleita, tu manas dvēseles sarkanais vīns, tu skaistā bunduļa meita. Es vēlotos tevim uz hūti likt rokas lūdzoties, lai tevi tik tuklu un skaistu vēl ilgi uztur Dievs. Nāks laiks, man pastiepsies ūsas, būs laulībā iedoties vaļa. Tu esi miesnieka meita, man mājā par velti būs gaļa. Kā lūdzu? Par 1900, nezinu, 2. vai 3. varētu būt, līdz pateikšu precīzi. Nē, vēl sanāks, 1901. Jā. Tātad gastropoetika un ēdienas. Jā, kādēļ ne, galu galā. Bet, dārgie draugi, jums vēl nav apnicis viss, ko mēs te runājam? O, forši. Bet varbūt kāds grib ko pajautāt, es atgādināšu, ka 3 labāko... Atsvaicināt sarunu. jā, jo mēs citādāk mēs te tikai kaut ko stāstām un stāstām. Šitā pašai, tad vienkārši iestājās mūsu un cilvēks nesaprot, ko jautāt. Pajautās tomēr, sakiet, kāpēc viņš netiek pieskaitīts, ja arī tāda mūsdienās vairs nav tāda termina klasiķis, ja latviešu literatūras klasiķis. Es domāju, ka ir, es nezinu, bet jūs nevienu brīdi neminējāt šo vārdu. Klasiķis? Jā. Tas ir interesanti, starp citu. Taisnība, jā. Nu labi, no savas puses es varu teikt, ka tad, kad es rakstīju romānu, protams, ka man vajadzēja, atsvešināties no tā, par ko Kārlis izauga, un nezināt, kas būs tālāk viņam nākotnē, tad par klasiķi nevarēja būt nerunas, jo pēc tam jau vēlākos gados par viņu kritika
nu, principā ir kā par klasiķi, tā ir ļoti cildinoša un nopietna, kur pretī jaunībā avīžu kritiķi viņu nesaudzēja, teiksim tā, un no tāda viedokļa, jā, jaunības gados par klasiķi runāt vēl par agru. Bet jūs domājat, ka nu, arī mūsdienās viņu tā kā nepieskaita vai tā? Nu, jūs katrā ziņā nenosaucāt tādu vārdu. Tas ir interesanti, jā. Vidie, nu, kā vēlas vārdu, šitos mēs nelietojam, bet šitos varbūt bija tas slapenais, ko mēs vēl nelietojam. Nē, jūs izvairītos no tās rutinizētās domas. Bet kā radās doma vispār rakstīt par tādu laiku, kad viņš vēl, nu, vienkārši bija jauns cilvēks? Skaists un nemierā. Nu, vienkārši atbilde droši vien būtu tāda, ka par vēlākiem gadiem viņš ir labi uzrakstījis pats. Bet par šo periodu, tas periods ir tāds ļoti tumšs, gan biogrāfisko datu ziņā, gan arī vispār 5. gada revolūcija. Nu, tas tāds posms, kura, nu, šobrīd Latvijas Kā lūdzu? Nu tāds, jā, arī no padomju ideoloģijas tāds stipri pārfrazēts un sagrozīts, un pēc tam tā kā piemirsts. Un kaut kas jau tajā tēmā arī tāds varbūt nesevišķi patīkams, jo tie latvieši jau tomēr tādi stipri kreisi tajā laikā. Nu, visbeidzot, nu, kaut kā pilnīgi viss šajā posmā bija labvēlīgs tam, lai atrastu dramaturģisku intrigu tajā visā. Jā, bet cik lielā mērā jūs iespējot tas, ka jūs zināt, nu, ka visi zināja to, ka kurš bija tas, kas bija jau nolēmts rakstīt par Skalbi. Un tagad pēkšņi ir, nu, tā, kad jāraksta kādam citam. Nu, tas bija tāds ļoti liels... Tas bija ļoti liels trieciens, un tur bija smagas pārdomas. Es jau laikam nereizi vien esmu stāstījis šo stāstu, bet lai nu iet izstāstīšu vēlreiz, ka nu, patiesībā bija jau skaidrs, ka tiks meklēts kāds, kurš to uzrakstīs, jo tā sērija bez Skalbes nebija iedomājama, jo klasiķis, lūk. Bet, kad man piezvanīja no izdevniecības un palūdza, vai es negribu uzrakstīt par Skalbi, es vispār sākumā teicu, ka, nu, laikam jau nē, bet vai es varu drusku padomāt. Un bija apmēram tāds pats vasaras laiks kā tagad, es izgāju ārā, un tad es staigāju, un sākās lietus. Un es ļoti salīju, un bija slapji apavi. Es atnācu mājās. Novilku tos apavus, un es gribēju, nu, iemīcīt avīzes viņos iekšā, lai nezūd tā forma. Nu, tad es atveru to tehnisko atvilkni, kur iekšā ir avīzes, un tur man pretī no žurnāla Domu zīme vākas, kā tās virsū Pauls Bankovskis. Un viņam ir tāds skatiens, nu, ko tu izdomāji? Draugs, būs tad vai nebūs? Un es tā sabijos, nu, pirmkārt, jau es nevarēju viņu vairāk likt kurpēs, ja? Sāksim jau ar to. Nu, tad es izgriezu to bildīti no avīzes, piesprādu pie sienas un ilgi domāju un sapratu, nu, laikam jau... Nu, šo es nolasīju kā ceļzīmi. Tas izklausās varbūt pēc tādas mazas māņticības, bet patiesībā jau tas arī bija tāds... Nu, tur kaut kāds sadzīves simbolisms laikam. Tas bija tas pēdējais piliens, kad es sapratu, ka, nu jā, laikam jau... Nu, cik es vispār varu kaut ko izlemt vēl. Es tagad saprotu, kāpēc mums tas lietas. Nu, redzi. Lūk. Kārlis būtu gājis arī Lietuvu, starp citu. Izsniegā arī. Nu jā, ir gājējis cilts, tad negājējis cilts. Šitie puikas bija īstā gājēja cilts. Nu, viņiem jau nebija variants savādāk satikties. Nu, nē, nu citi jau tur arī ar ratiem vai ar, kā tagad teikt, ar stopiem, bet viņiem jau arī vienkārši patika iet. Dažreiz jau arī, kad bija iespēja braukt, viņi vienalga izvēlējās iet. Tā ar mēdz būt.
Man arī ir jautājums, un šis jautājums man ir vairāk kā gadu, jo bērni, kad es biju šeit muzejā, meitenes kafijai ūdeni stiepa no avota. Pēc tam es apskatīju bildes un redzēju, ka šeit ir ļoti daudz braukuši ciemiņi, ir rīkoti mielasti. Un es meitenēm pajautāju, muzeja meitenēm jautāju, kurš nesa ūdeni? Viesiem, lai vārītu kafiju, lai gatavotu zupas un šmorus, un pēc tam mazgātu traukus. Kā Andris teica, citi aiziet uz ezeru makšķerēt, kurš mazgāja, kurš uzņēmās šīs senītiskās rūpes. Un vai var teikt, ka Lizete bija tā, kas šo dzīvi padarīja, lai ir mierīgi, lai var rakstīt? Mierīgi rakstīt, es domāju, noteikti. Kā ir tagad piebalgā ar ūdeni, vai jūs nesat? Nē, ir citādāk. Viss ir citādāk. Bet viņiem bija kalpone šeit. Nē, viss ir citādāk un vienkāršāk. Skalbēm bija ūdensvads. Ūdensvads un kalpone. Santehniķis. Tad jau arī santehniķis. Tā ir ūdensvads. Un tas, kas šajā mājā, es par jaunību, tas mazliet cits stāsts, bet ja par šo māju un to sadzīvi, ka šeit galvenā saimniece bija Ilze. Tā nebija Lizete. Lizete bija saimniece tādā nozīmē kā Skalbes kundze, bet saimniece, kas vārīja, kas cepa maizi, un tā bija Ilze. Meitas. Jā, viņi visu laiku rakstīja Kārlim brīnišķīgas vēstules par savu saimniecības darbu, viņai ļoti patika. Un es nezinu, viņa bija liela ironiste tā Ilze, un tajā brīdī, kad viņa rakstīja Kārlim, jā, tēti, man iet labi, daudz laukos darba, vismīļākais man ir sūdu vešana, to gaida liela nepacietība. Tad es nezinu, vai Ilzīti ironizēja. Tas ir ļoti raksturīgi Ilze. Jā. Un šis īpaši vecuma galā, tas viņai sprāga būtībā jaunībā viņi to neturēja, protams, sarakstēja tēvu, bet arī starposmā Zviedrijā dzīvojot, viņa bija Kārlis Skalbes meita. Bet uz vecuma galvu viņai tas atkal uzliesmoja. Viņai arī bija ļoti skaists raksts. To viņa gan rakstīja Lizetei laikam, jo viņi bija ar Kārli palikuši, es saprotu, ka šeit. Jā. Un viņa rakstīja mammai, jā, jaunā kalpone tādu un tādu, neatceros, kā viņa, diemžēl, bija vārdā. Un viņa saka, jā, visu strādāja labi, izmaksājām viņai pirmo algu, par ko viņa sev nopirka vīnogas un tur kaut kāds konfektes, kuras mēs ar tēti varam Jā, Ilze brīnišķīgi. Cienījamo rakstnieku, kā jūs panācāt to, ka jums 3 daļas patiešām ir gandrīz identiska garuma? Jo, pirmkārt kompliments, protams, par to, ka es varu tagad apliecināt, es klausoties, piedaloties arī pasākumā, esmu pirmo daļu izlasījis, ja, tātad 3 daļa grāmatas ir apgūta, rakstnieki ātri lasa. Un es varu apliecināt, ka nekas slikts ar cilvēku nenotiek. Kuru cilvēku? Lasot šo grāmatu. Tas labi, paldies, man prieks. Lūk, bet tas jautājums, jā, kā jūs speciāli, jūs dabujāt īstenāt? Tas bija mērķis, jo tas nevar būt nejauši. Nē, tas var. Varbūt vienīgi iekšējā ritma izjūta. Es nezinu, vai mēra sajūta. Ar to sēriju arī bija tā, ka daudziem, kas rakstīja, bija 4 gadi, lai sarakstītu grāmatu, bet man bija tikai 2, no kuriem... Man arī 2. Nu redzi, un ja būtu 4, tu taču uzrakstītu vēl daudz ko vairāk klāt. Ne, mazāk. Mazāk? Labāk. Izdzēst. Es beigās... Divas tāpat neraksta, vai ne? Es nezinu, es tur beigās baigi daudz dzēsu pēdējā brīdī, un īstenībā es daudz ko vēl gribēju uzrakstīt. Es gribēju uzrakstīt par to periodu, kur Kārlis kopā ar Antonu Austriņu dzīvoja Ģipkā. Tas, man liekas, ir tāds ārkārtīgi interesants moments.
Viņš ir ļoti smieklīgs. Un detalizācija ļoti jāuzslavē, un ko es gribēju vēl piebilst par, kā lai saka, tā, kur piesieties, es ātrumā paspēju, man likās, ka, teikt, vārdu salikums izrādīja dzīvi interesi ir kaut kur, to vajadzēja Blumbergai izķert. Vai kas bija redaktors. Bet vispār par kļūdām runājot, redzi, es mazliet arī caur tādu ezeriņu prizmu par domāju, jo viņi jau abi kā tādi ievadu rakstītāji, viņi savā ziņā sacentās kaut kādā laikā. Un ja Kārlim patiešām ik pa brīdim izdevās pateikt kaut kādu esenci, tagad tauta ar mums notiek tā. Un starp citu, mūsdienās mēs to nekur nevaram vispār izlasīt. Ja, mēs saprotam, notiek. Kā notiek? Mums nav ievadrakstu. Mums nav forši ievadrakstu patiesībā. Mēs nerakstām tādus. Ja. Mums ir vīrietis iezāģē kājā, vīrietis nokrīt no koka. Ja. Bet kas ar, ja, kur tā Latvija dodās? Un tas patiesībā viņš nevar arī, tas arī nevar pēkšņi viens tāds piedzim un sagribēja un uzrakstīja. Tas arī rodās kaut kādās ilgstošās, nemierīgu meklējumu un arī kļūdu ceļā. Mēs par kļūdām arī varam parunāt. Es zinu, ka tu ļoti pārdzīvo, tur dažas drauga sitiens, rieksta kritiens, kas no Blamina laikiem. Bet nē, es pa kaut ko citu, jo man, jo Kārlim izdevās pateikt, ja tāda ezeriņš, piemēram, ļoti godīgi, viņam ir tādi ievadraksti, kur viņš beigās, viņš nopūšās un burtiski un saka, var jau būt arī mūsu satraukto laiku, kāds beigās izskaidros. Respektīvi, viņš atzīst, ka viņš nevar, viņam nav tā skalbis spēja pateikt esenci, ja, no tā laika, ja, bet viņš tā mierīgi, ja, bet viņš atkal par to cilvēku dvēseli palušķējās, ja toties. Un savukārt no lielajām kļūdām man ir pašam tāda mīkla tomēr par to Dzelmes manifestu. Kāpēc viņi nosauc sev par dekadentiem vispār? Gudri cilvēki būdeni. Es domāju, ka viņi nenosauca paši sevi. Ka viņiem piesēja viņus. Viņi nenosauca sevi. Jā, tas varētu būt. Man liekas, ka tas ir tāds, tā ir tāda zīmola vedības, tā teikt, brandinga kļūda, ja, ka tu automātiski esi no ārzemēm kaut ko paņēmis. Man iespējas palika par dekadentiem tāds, ka daudzi šo dekadentismu viņiem lika kā pārmetumu. Blaumanis arī puspajokam pārmeta viņiem, ka viņi iet tajos jā, jo viņi bija gudrāki. Jā, bet man liekas, ka viņi kā reiz no, kā tu tur teici, brand vadības, zīmola vadības, man liekas, no zīmola vadības viedokļa viņi kā reiz izdarīja pareizi, tāpēc, ka viņus bija sākuši par dekadentiem sākumā saukt, tā kā Blaumanis jokojot pus pa draugam, bet Jānis Jansons Brauns vērsās ļoti strikti pret viņiem. Viņš jau sāka reāli žulti uz viņiem liet pāri dienas lapā un teikt, lūk, tie dekadenti, fauni vai klauni, viņam bija tāds nenormāls žultains teksts. Un man liekas, ka tajā brīdī skalba akurātors. Ok. Pierakstu. Tā, pulkstens 18:30. Šito es nevarēšu pirms otrās tirāžas izlabot. Jā, vienmēr sakot, skalba akurātors un arī dzen Viktors Eglītis un noteikti vēl Dzelmes grupa. Man liekas, viņi izdarīja to pareizo gājienu, ka viņi saka, ok, ja mums tagad ir sākuši zākāt, mēs vismaz nesīsim to ar godu. Jā. Un man liekas, ka no tādas sabiedriskās politikas viedokļa tas ir ļoti pareizs gājiens. Bet bija vēl viens interesants moments, kas ir kaut kur Kārļa vēstulēs. Es nezinu, vai es tagad varēšu uz sitienu atrast, bet viņš bija aprakstījis savu sarunu ar Viktoru Eglīti. Un Viktors Eglītis dekadentismu uzskatīja par ļoti cēlu virzienu mākslā, jo caur to kritienu no klasikas augstumiem var nonākt pie jaunām formām.
Tas ļoti vienkāršojot. Un Kārlis bija aprakstījis savu vienu sarunu ar Viktoru Eglīti. Kārlis tā, kad drusciņi iestājās pret dekadentismu kā tādu apzīmētāju, jo viņš redz, kā politiķis jūta, ka šitas varbūt nav tas labākais virziens. Bet, nu jā, mana teorija, ka viņi to piemēroja patiesībā kā tādu gudru gājienu sev. Un Ezeriņš savukārt tanī brīdī bija tāds studējošs rakstnieks, kurš šausmīgi Valmieras skolotāju seminārā, protams, tur dekadence un tā, bet beigās viņš atsala ātri ar tekstu, ja beigās, ja tas ir galējs individuālisms, tad galējs individuālisms vairs nevar būt virziens. Tad mēs neesam kopā. Tad Jaunsadrabiņš, es eju tur, tu ej tur, tad mēs vairs neesam tā kā, mēs katrs laužamies kaut kur. Tas ir tas, ko es arī nolasīju Dzelmes manifestā, starp citu, jo tur arī bija par galējo individuālismu. Jā. Bet jā, kā virziens, tāpēc jau viņš kā virziens arī ir tāds ļoti gandrīz vai nedefinējams, bez maz vai tikai laika posmam piemērojams. Tas arī interesanti, jo beigās tas Vedebam tas pats faktiski, jo pīpkaloņi viņi jau paši sev tā nesauc, tā bija iesauka, ja viņas ķircināja tā. Jā. Tagad mēs rakstam grāmatās, pīpkaloņi. Bet tas ir tā kā, kas ir tur? Tas arī interesants, kad griežās tie vārdi riņķi visādi. Jā, tā ir daudz ko. Vispār rakstot par to laiku, ļoti interesanti saprast, kura daļa terminoloģijas ir radusies vēlāk un ko vajag atmest. Vispār šausmīgi daudz ko vajag atmest. Beigās sanāk kādā pavisam citā valodā rakstīt. Bet ir arī liels tāds negodīgums visā šajā pasākumā. Es domāju par to rakstīšanu un lasīšanu, jo pasies, tu rakstīji 2 gadus, jā. Akmentīši paņem... Man jau ir viedoklis. Cik labi, ka visiem nav. Saprot. Jā, un tu vari būt pēc tiem 2 gadiem. Tu saproti to kosmosu, un tu redzi, ko tu nesaproti, un tu esi pat varbūt pat vairāk nomaldījies nekā sākumā. Jā. Bet lasītājiem jau ir viedoklis. Pa pusstundu. Jā. Saproti? Tur ir... Mans nelēķi draugs dzejnieks Kikānijs mēdza stāstīt tādu anekdoti, kur Einsteins pie relativitātes teorijas ir nosēdējis kaut kādu mēnesi, neēdis, nedzēris, neskuvies, un tad viņš tāds izspūris nonāk auditorijas priekšā, nesaprot vispār, kas notiek un kur viņš atrodas, un viņš arī ir, teiksim, sapratis to kosmosu pēkšņi, to formulu, kas ir ir vienāds MC kvadrātā, un viņš nostājas studentu priekšā, un viņš saka, bet ir vienāds MC kvadrātā, un kaut ko tur uz tāfeles zīmē. Un tad viens students tā klausās, un saka, jā. Un tas ir tas, ko tu saki. Jā. Jā, labi. Jāsajās grāmatas. Jā, cilvēks saņems grāmatu, kur viena nodaļa jau ir izlasīta. Viņi saņems grāmatu, kurā ir viedoklis. To varētu nemaz nelasīt, lai būtu tā var. Man liekas, ka tā ir pat vieglāk tikt pie viedokļa. Nekā lasot. Jo, zini kā, lasot dažreiz sarežģīti. Jā, lūdzu, jautājums. Tā grāmata vairāk tapa kaut kur telpās, pie rakstām kaut gultā naktīs, rītos šeit, vai Rīgā, vai bibliotekā, tur vairāk dienas. Visās nosauktajās vietās, bet bija interesants pavērsiena punkts pēc tam, kad es biju pārlaidis vienu naktī šeit, nevis Saulrietos, bet Kalēja namiņā lejā. Un tā pārnakšņošana Kārļa istabā un gājiens uz Alaugsta ezeru mainīja kaut ko. Es nezinu, vai tas mainīja kaut ko tekstā, bet tas noteikti mainīja kaut ko rakstītājā. Jo tas viss jau tāpat bija tāds viens ļoti liels pārmiesošanās vingrinājums un tad nonākšana, tā teikt, darbības vietās, tas arī bija kaut kas. Es arī taisīju tādus maršrutus, kur izbraucu revolucionārās Rīgas vietas, piemēram, vispār tā atrašanās vietās, diezgan būtiska. Un skaldi pats tā kā palīdzēja, vai traucēja, vai deva mājiens, deva kaut kāds... Tur visādi bija.
Mēs diskutējām vairāk, vai to saukt par strīdēšanos, nezinu vai, bet garas pārunas mēdz būt, jā. Cik jums bija viegli rakstot pateikt, es esmu Kārlis Skalbe, jūs sēriju sauc, es esmu. Cik jums pašam to bija viegli uzrakstīt? Sākumā bija ļoti grūti. Sākumā es arī turējos uz kādiem postmodernismu kruķiem, kur it kā viens tā kā ir tas vēstītājs un tā kā nav, un pēc tam es kaut kā, man liekas, ka pat pēc tās būšanas šeit, manuprāt, tas pat kaut kādā ziņā drusku palīdzēja atmest nost tās nedrošās postmodernā vēstītāja personības un pateikt, ziniet, ko nē. Rīkosimies pēc klasiskiem tur teātra principiem, un ja loma, tad loma. Jā. Bet līdz tam vajadzēja aiziet, un tas tā. Sākumā tā laikam nemaz nevar. Pēc tam jau kaut kā saplūst tās personas, un pēc tam beigās ir ļoti grūti pateikt, ka es neesmu Kārlis. Jūsu jautājums parāds, ka es jau tā kā būtu ticis. Es tagad esmu atpakaļ pie tiem diviem. Vienkār varbūt pie situācijas ir vieglāk iziet, un tad vieglāk tā kā ieiet atpakaļ, ka vajag atbrauc šeit, tad ieiet. Man pat liekas, ka es varbūt kļūdos, bet man pat liekas, ka varbūt pat vizuāli līdzīgi. Varbūt izmaiņas, lai apzināt. Ej, nu sazini, tas jūsu ziņā. Es gribēju pajautāt par to sarunu ar Blaumani, kad Blaumans viņam ņēma tās 10 kapeikas. Teiksim, par katru to īpašības vārdu. Bet man liekas, ka Skalbe, vai tad es nezinu, kurā brīdī tad bijusi tā saruna, kā viņš turpinājis rakstīt. Bet man liekas, ka viņš raksta ļoti garšīgi un ļoti tēlaini un ļoti uzbur to ainavu, par ko viņš stāsta. Kaut vai tajā pašā veļas mazgātājā, ko mēs tikko dzirdējām. Un tajā miesnieka dāmā, pat jau pilnīgi es sajūstu tos īsiņus marškā. Vai nē, viņš visas maņas iedarbina, to viņš dara ļoti. Viņš ignorēja, teiksim, jo tas bija tikai tāda vienkārši. Nē, tas bija drīzāk tā, ka tad, kad viņam tiešām iznāca tas dzejojums pie jūras, no kura bija tie slaikajie masti un stāvajie krasti, un tas viss, viņu patiešām ļoti skarbi kritizēja par to, un tad viņa kaut kādā, pirmās sarunas ar Blaumani, viņiem ar Blaumani notika tas, ko tagad varētu saukt par radošās rakstīšanas meistarklasēm vai kaut kas tam līdzīgs. Un bija redzams, ka viņš sāk apgūt apzināti kaut kādus rakstniecības rīkus. Tas, ka es biju uzbūris šo ainu, tā doma bija drīzāk par to, ka vispār noilustrēt, kā var norisināties starp diviem šādiem te raksturiem tāda privātā meistardarbnīca. Tur arī pēc tam grāmatā tomēr ir, ka viņš jau atgriežas, skaidrs, ka gan pie visiem epitetiem, gan īpašības vārdiem, gan vispārējā, bet jau apzināti. Jo, ja sākumā viņš vienkārši bārstīja to visu, tad ar laiku viņš arvien mērķtiecīgāk un arvien precīzāk to visu izmantoja. Un vēlākos darbos jau viņš labi zina, ko viņš dara. Viņš jau ļoti labi zina, ka viņš mūsu visas maņas iedarbina. Saruna laikam bija pat šoglās. Jā, tieši tā. Un te ir arī tas viņa dzējojums tad. Nolasiet, lūdzu. Un tas dzējojums tieši tā arī saucas. Sākas. Es redzu ainu, maza klinšu sala, stāv pāles jūras vidū drūmi klusu, pie alas akmenī tur cirsta ala, kā mūža patversmes pret dzīves krusu. Un izplatot pār klintīm zaļu nakti, tur šmaugas cipreses, tur mēmu vakti. Pret drūmās salas akmeņoto krastu, kur šauru uzeju es redzu dzirstu,
nes laiva lēnām dārgu nastu ar platu, baltu autu, klatu šķirstu. Un klusam ceļiniekam uz miera vietu viens vienīgs tik, kas sagrauts līdzi ietu. Es jūtos sirds ar brīnišķīgu varu pie šitās sveši pazīstamās ainas, kā dzīve arī šķir no garu gara, kā ļaužu liktenis dažējādi mainās, mūs visus tomēr vieno asaras un klusais miers pēc dzīves vasaras. Jūs varat to paturēt par piemīnu, tas nav jādod mums. Bet es varbūt parādīt visu par glāznu, par ko ir diskusija Blaumanim un Skalbem, un tā glāzna arī vienmēr viņam ir līdzi arī ceļojumos, arī cietumā viņš paņem. Jā. Vai kāds var uzminēt šo dzejoļa autoru? Dzejoļa? Jā. Nē, Skalbe tas nav. Nē, Skalbe tas nav. Pats Blaumanis? Jā, tas ir pats Blaumanis. Ap to laiku tieši arī sarakstīts, kad norisinās tā aina. Bet ir arī pašam Skalbem par to? Kā lūdzu? Pašam Skalbem par to glāznu arī beidzot top? Nē, cik man zināms, nē, bet arī pats fakts, ka tā glāzna ir tik klātesoša gan Blaumaņa dzīvē, jo viņam lūk, esot karājusies jau tajā laikā pie sienas, arī tādēļ viņš uzrakstījis dzejoli. Vispār tas Beklina vizuālais stils, viņš arī ļoti labi parāda tā laikmeta vizuālo estētiku, to, kāda veida bildes tad ir modē un ko tie cilvēki redz no tāda viedokļa, ir labi iedot tādu vizuālu atskaites punktu. Sakiet, lūdzu, kā jūs nonācāt līdz šiem gandrīz 2 romāniem vienā romānā? 5. gads un visi tie vēsturiskie notikumi pirms 5. gada, ja? Šeit, Latvijā, kur ir Vidzemes trubadūri, kur ir Liepiņš Šteņka, kur ir Viktors Barbars, kur ir visi tie, vismaz man labi zināmie cilvēki, ja? Ne jau personīgi, protams, bet vispār zināmie, ja? Un šie revolucionārie notikumi Krievijā. Kā jūs līdz tam nonācāt, ka jums vajag paralēli šos 2 romānus? Es to kaut kādā veidā sapratu jau pašā sākumā, jo kad es nolēmu, ka vajag to laika posmu attēlot, bija skaidrs, ka šīs zināšanas nevienam lasītājam nebūs pašsaprotamas, ka šie notikumi, viņi nenotiek kaut kur tur. Tas ir tas, ko šie cilvēki piedzīvo, redz, dzird, apspriež un vēlreiz apspriež. Tie tomēr ir ļoti spilgti, spraigi notikumi, par to nevar nerunāt un to nevar nepamanīt. Un tad es kaut kā sapratu, ka palaist kaut ko tiešā darbībā, uztaisīt kaut ko par tieši redzamu sižetu, ielikt lasītāju tiešām pašā notikumu biezoknī, tas vienmēr ir iedarbīgāk nekā parādīt, ka tas notiek kaut kur tur aiz robežas. Un nebija jau arī tādas robežas arī nemaz tik izteiktas tajā laikā. Tā būtu īsā atbilde. Es vispār lasīju ar lielu prieku, man ļoti patika šie 2 romāni, bet es viņus tā arī uztvēru. Ir viens romāns un ir otrs romāns. Un viņi brīdi pa brīdim, kaut kur tā mazliet sasaistās. Tur Steņka kaut kur parādās. Vai vēl kāds? Redziet, tas nav, tas kaut kā nav atdalāms, jo, ja Steņka ir bijis Kārlim tik labs draugs, un, tad ir skaidrs, ka jāierauga arī tā Steņkas attīstība, un līdz kādiem tad asins darbiem viņš beigās ir nonācis. Labi, bet to nevar izdarīt bez tāda plašāka konteksta, jo vairāk tāpēc, ka šis vēstures posms, viņš ir tāds, kā jau mēs runājām, nemaz jau tik daudz apspriests viņš nav, jo sevišķi mūsu laiku literatūrā.
Jā, lūdzu. Pajautāt nevar nepajautāt. Nu, jautā. Kur tas 3. romāns palika? Mīlestības romāns. Viņš tur ir. Simbolos zem vietas slāņa. Simbolos, jā. Kāds viņš bija jauns puisis. Viņš bija, tajā savā vecumā, kādā mēs visi esam pēc 20. Gaistība, viss pārējais, jūs lasījāt tagad arī Zeju, kas ir Lizetē veltīta, bet tajā romānā, tā romāna 3. pēc manas strašanas, protams, ir es pēc kādu nekas nedodas. Bet kā tad Aina Zaļuma balē? Labi, viena Aina. Pārmēs, saprot, pārmēs. Ir jau, jā, bet... 3. romānu Ingo nesat uzrakstījusi jūs. Jā, tas arī es uzprasījos. Patiesībā jau jūs uzrakstījāt 1. Apsteidzāt. Nē, bet kaut kā, piedošana, man kā pietrūka. Tas ir varbūt tāpēc, ka tieši tajā es esmu iedziļinājusies un es to gribēju jautāt. Jā. Nē, redziet, ja nopietni, tad... Vēl piedošana, kāpēc Zejas pietrūka tajā visā? Dzejas, skalbe, dzejnieks, caur un caur romāns dzejnieks. Dzejoļi nebija. Mūsu sieviešu Es vispār ļoti slikti saprotu dzeju. un ir kaut kādi momenti, kad man tiešām ir sajūta, ka es varbūt neesmu līdz galam kompetents par to runāt. Un tad mans lēmums, un šis gan bija apzināts lēmums, ja es redzu, ka ir kaut kādas lietas, ko Kārlis apraksta lielākoties caur to 19. gadsimta stila simbolismu, tad arī es iespēju robežās mēģinu darīt kaut kā līdzīgi un kaut kādas darbības neizteikt tieši. Un tādā ziņā, protams, arī dzejas tēlos ļoti daudz, kas tur ir pateikts, tur ļoti daudz, kur arī to nevar pamanīt no pirmā acu uzmetiena, bet tur ir daudzas nodaļas, kas ir sarakstītas pantmērā. Visi teikumi būtu vajadzīgā ritmā un tā tālāk. Tur ir arī tas muzikālais aspekts. Bet, visam ir savi ierobežojumi, un rakstīt par to, kā raksta dzeju, es, diemžēl, nevaru. Bet es par dzeju varētu vēl... Tas, ka tajā laikā, par ko mēs runājam, viņš tikai vēl būs tas, viņš par to pamazām sāk tapt, ko mēs šeit vārdā neminam, bet tikpat lielā mērā, varbūt ne tik lielā mērā, bet viņš arī dzejnieks vēl ir ceļā, arī tajā brīdī viņš vēl ir ceļā, viņš ir dzejnieks, viņš visdrīzāk ir piedzimis dzejnieks, jo par skalbi, manuprāt, tas būtu visprecīzākais, ka viņš pēc savas būtības, arī tad, kad viņš raksta tās, ko mēs nesaucam vārdā, viņš ir dzejnieks. Bet viss labākais dzejā arī ir pēc tam. Tā varētu būt. Nevelti sava laika kritika ir diezgan nesaudzīga pret Kārļa dzeju. Gribot, negribot, paņemot cietumnieka sapņus, es tur lasot cietumnieka sapņus, mana aiz skalbes stāv Aspazīte. Es viņu tur vienkārši ar neapbruņot aci redzu. Pats viņš to nebrīdi nav noliedzis. Vai ne? Jā, to jau mēs lūdzu. Zinām, visu dzīvi skalbe platoniski ir mīlējusi Aspazīti, tas ir skaidrs, jo kurš tad ieradās pie Aspazītes viņas pēdējā dzimšanas dienā ar rožu pušķi? Lūk. Jā, Aspazīte viņam vienmēr ir bijusi tuva, kad viņš arī gāja kolportāžas gaitās, kur viņš jums vajag Aspazīte. Tas jau arī tāds viņa raksturisks gājiens. Aspazīte un Veidenbaum. Jā. Jā, tas bija tas kompliments no kalāčiem, ko, es kalāčos arī ielīdu mazliet karma mani panāca un bija gads jāstrādā ar kalāčiem. Un tad skalbe ir pirmais turists.
Kalāčos. Pirmais, kurš ierodās, satiek pēdējā Kārļa dzīves gadā, satiek vēl Kārļa dzīvu. Pirmais, kurš atbrauc tā kā uz Kalāčiem, tā kā pastaigāt pa Veidenbauma vietām. Tā kā būtībā pionieris, kurš iesāk šo lielisko kustību, kas ir tagad nonākusi, ja, tā kā pirmais. Jā. Kaut kas līdzīgs viņam bija ar Pauruku, manuprāt, arī, ja es nešaubos. Skalbem? Jā, ja es nemaldos. Skalbem tas ir diezgan raksturīgi, jo viņš pat uz tepat Kalna Kaibēniem ieradās kā tūris. Tas ir kaut kas, ko viņš patiešām darīja, lai gan tas viņam būtu tā kā uz savu pagalmu aiziet. Viņu vispār interesēja cilvēki. Viņam patika apmeklēt cilvēkus un vietas. Ceļotājs. Pēc tam jau Karlīna tikai saprata, bet viņi nāk, klausies, jāuztais gultas vietas. Jā. Rekā, tad viņš bija pionieris. Jā. Šajā ziņā. Jā. Ko jūs varētu teikt, pastāstīt par to Bendas meitiņu? Es par Bendas meitiņu? Neko daudz. Man, diemžēl, jums tā jāatbild. Jo man likās kaut kāds Līva. Jā, Līva. Mēs šodien nerunājam par to. Bet redziet, es maz iedziļinājos viņa pasakās tieši tā iemesla dēļ, ka viena no sižeta līnijām šajā grāmatā ir par to, kā viņš vispār nonāk pie tā, ka vajag uzrakstīt pirmo pasaku. Un līdz ar to tālāk par Karaļa krāsnu, kur es, diemžēl, neesmu tik kompetents atbildēt. Redziet, kā jo materiāls, jūs taču ļoti labi zinat, viņa nekļūst mazāk, jo vairāk tu pēti, jo vairāk kļūst ko pētīt, un vienā brīdī tā lavīna vienkārši nonest tev no kājām. Un pat es domāju, ka tas arī tādā procesā faktiski arī lieki, tāpēc, ka nav jāiet uz priekšu, ir jāpaliek tajā brīdī. Ir ļoti svarīgi kultivēt sevī tādu, kā lai to saka, labi informētu nezināšanu. Jā. Jo grūti rakstīt tagadnē, zinot, kas būs. Tāpēc kaut kā man bez maz vai brīžiem vajadzēja vienreiz uzzināt kaut ko, un tad uz visiem laikiem to aizmirst. Vienkārši tāpēc, lai varētu turēties tajā mūžīgajā tagadnē, kas ir stāsts. Pie tam būs jau arī literatūrzinātnisks, tā teikt, krājumi. Tieši tā. Tā jāsagaida tas, un tad jau varēs apsaukt kopā. Tieši tā, Licis Silovas monogrāfija, ko gaidām. Jā. Laimīgais. Kurš? Laimīgais tu. Silova forša. Silova forša, jā. Silova forša. Tu var izvērtēt. Labi, kas izskanēja. Jā, mums ir jāizvērtē, bet mēs visi esam žūrijas komisijā, tāpēc mums ir jāizvēlas tā. Kurš jautājums bija sarežģītākais? Uz to tā, ka nevarēja atbildēt. Jā. Labi. Ko tu nevari atbildēt? Uz jautājumu par Bendas meitiņu. Tas bija sarežģīts jautājums. Kurš bija asprātīgākais, kā jums likās? Un jums bija kāds jautājums, lūdzu, atgādiniet? Jūs vairs neatcerēties? Viņai grāmata. Labi. Tad Bendas meitiņa bija sarežģīts, jā. Par nomināciju jautājums, kur neviens neatcerās. Pierakst lūdzu. Jā. Laima, jūsu jautājums par ūdeni bija arī visnotaļ sarežģīts. Mums vajag pikantāko jautājumu. Varbūt ir jāiedod balvu tam pirmajam jautātājiem, jo viņš vienkārši izsīt. Tas ir atkal kaut kas unikāls, jums nebija tāds paredzēts. Viņš izsīt to jautāšanu, viņš bija pajautāja kaut ko. Kurš pajautāja kaut ko? Kurš vienmēr Par klasiku, man liekas, no turienes, no stūriem. Īstenībā tas, jā, taisnība. Jā, taisnība. Milzīgs paldies jums visiem par šo sarunu. Jā. Un tagad, un tagad organizatoriskā daļa.
organizatoriskā daļa ir tāda, ka mums kaut kādā vīzē vajadzētu nonākt līdz Kaikašiem, bet es domāju, kādu pusstundu mēs varam vēl uzkavēties šeit, jo tur var kaut ko izdzert un apēst, var parunāties un paklausīties mūziku, un pēc tam es lūkšu droši vien visus, kuriem ir autotransports brīvām vietām. Ņemiet glāzes un sakiet iet, ja? Es piebraukšu. Tas nav prognozējami, saka gudri cilvēki. Ar baigi izmet. Jā. Bet lūdzu, visi, kuriem ir automašīnas ar brīvām vietām, piesakieties. Bez šaubām, tam es to parakstu. Jautāt, tu bērnē, viņu sarežģītāk. Tad mēs to parakstām. Skābe ir brīnišķīgs prezents, un es to atklāju caur rakstīšanu. Kā es tevi izglābu no skolas? Glāb nu tagad mani, nevaru vairāk brālīt. Austriņš uzstājoties tvaiku izlaidis, pēc stundām ieklibo manā istabā un saļimst uz sāna. Varu paspēlēt violi. Es piedāvāju, zinu, cik ļoti draugam patīk mūzika. Jā, Austriņš katros koncertos un tā Rīgā ir gājis klausīties. Paldies, tad labāk uzreiz nogriez man galvu ar neasu lociņu, lai miers, Austriņš dveš. Pēdējais brīdis paklausīt ārstam ir klāt. Ko, man pasaukt dakteri? Nē, mīļo Jāni, vīnu dabo, sarkano, steidzami, ļaunākā gadienā degvīnu. Klimsti ātrāk, kamēr dzejas spēka rats nav apstājies. Es tikmēr pārmīšu acis, tu man esi vismaz 2 mācības stundas parādā. Kam es skolā prasīšu, stilboju uz stūres krogu un pukojos par sevi. Diena nav pusē, vēl nekas nav izdarīts, bet jau parādos līdz lūpai. Būs jāprasa krozniekam, ko viņš slēp zem letes, par ko viņu tik bieži sauc pie tiesas. Tam jābūt kam labam, ja tik bargi strostē, laiks nogaršot. Skolmeistars tāds raips šodien, krodznieks secina mani īpaši nepētījis. Tā tas laukos ir, kur tev valodas ieliek, tur jākuļas. Draugs atbrauc vakar ciemos, šodien jāmeklē zāles. Varbūt ir kāds sarkanvīns, tas esot asinsritē labs. Ieliešu tev vienu pagaršot, krodznieks noliecas kaut kur zemu un iztaisnojas ar sārtu čarku. Es nosusinu, ugunīga inde ir, bet prāts nočīgs kā veca lokomotīva, sāk pukšināt un tīri vai noskaidrojas. Kā ir? Var dzert? Jā, slikti nav, bet tas nav vīns. Tas ir gandrīz vīns. Toties kas par krāsu. Pasēdi mazliet tepat ieliešu vēl vienu. Krodznieks šodien neparasti izpalīdzīgs. Kas te pagastā jauns? Šodien patukšs, tauta taupās uz kāzām. Vecie brūgāni slīcina bēdas. Apskrienu skatu krogam, tiešām patukšs, tad jau krietna meita bijusi. Veči aprunā vanagu saimnieku, tas lepns atvedis no Rīgas mākslīgos mēslus. No mākslīgās govs? Nē, tak, no Rīgas. Es domāju, tu liels mākslinieks būdams zini vairāk. Tiešām ir dzerams? Bārmenis tagad ielējas, pats prasa. Tiešām ir dzerams? Citādi man te reizē piegādā visādus fūzeļus, nevar būt drošs, vai drīkst cilvēkam dot. Var dot. Reizēm ir gan tādi ņirboši riņķi ap acīm un ausīs tādas kā pastarās bazūnes, bet pēc otrās čarkas var pierast. Vari man visu trauku piešķirt, jāskatās tikai, cik man tās naudas līdz algai atlicis. Dod, cik ir.
pavisam atlaist nevaru, pielips nelāga slava. Labi, tad to arī dod, cik ir. Nu, es kratu maciņu sausu, bet krodznieks sērīgi mani vēro. Es jau neredzu, cik zem letes viņam slepeno pudeļu, bet divas man tiek. Un prieks par to pašu. Tur nu mēs abi esam vienā prātā, katram sava amata prasme jāgodā. Teciņiem teku atpakaļ uz skolu, neiešu tupēt krogā kā tēvs. Gribu modināt Austriņu, bet tas jau pārlīcis lapai cenšas izlīdzināt dzējoļu skaitu. Viņiem sacensība, kurš tagad paspēs un viņi tiešām par to zvanu kapsētas, ja abiem ir un Austriem ir nodrukāts. Ezeriņam pēc tam ir par to pašu tematu novēlē, ja? Bet nodrukāts ir Austriņam. Nu, tā avīze paņēma tomēr viņa, ja? Ko nu vairs? Ezeriņ, tikko bija vārds galvā, bet nu plunkš prom kā varde, pazaudēja, tā tad nebija tavs. Ko nu vairs? Atnesi vīnu, draugs ierasti pietuvina brilles acīm. Gandrīz. Celies, ieņem zāļu tiesu un noejam uz vanagiem. Tur esot parādījušies mākslīgie mēsli. Oi! Austriņš izbrīnā pieslējas stāvāk no māla. Nē, tak no Rīgas. Izglītot cilvēks, bet nekā neēdz. Es rājos saliedams glāzēs. Skaista krāsa, Austriņš paslavē un ņem lielu malku, paliekot nedaudz bez elpas. Tas nav vīns. Varbūt pat labāks nekā vīns. Rādi nu tālu tie vanagi. Tuvredzīgais klibais Antons nav nekāds talgājējs, bet ar viņa pārliecināšanas spējām drīz esam tikuši pie skolas pajūga un kūļājam kājas pāri ratu malam. Zirgam neliet, Austriņš atguvies skaļi notaurē. Tad brīdi braucam klusēdami, līdz Austriņš ratos pieliecās tuvāk man klāt, gandrīz vai piespiežās pret mani un klusām ievaicājas. Tavuprāt, es kāds zirgs? Redzi, Anton, kārtējo reizi pierādās viedā tēze, ka rakstnieks var tikai atspoguļot apkārtējās idejas. Pašam savu nevar būt, vai Austriņš paķircina. Ja apkārt nav, tu vari klaigāt, cik gribi, neviens nesapratīs, par ko tu runāt. Var jau skriet pa mītiņiem, bet kas tad rakstīs? Lūk, parādās mākslīgie mēsli, braucam izpētīt un paši vēl nezinām, ko ieraudzīsim un ko pēc tam izdomāsim. Nedrīkst atpalikt no dzīves, uztausti kaut ko jaunu, izdomā ko savu, tad liec to visu kopā. Nezinu, gan Jānīt, man ar mākslīgiem mēsliem, ot nekas neliekas kopā. Manā gaumē ir kārtīgs piebalgas ratiņš, nevis milzīgās vilnas kārstuves. Austriņš skumji iebilst. Tēvs viņam meistarīgs drejātājs, agri nomiris rindā pie ārsta sēžot. Es par ko citu, tev tā kā stāstos nabadziņi vien, tu redzēsi kādi mūsdienu saimnieki, pavisam citādi nekā literatūrā. Muižas sen pārspējuši domā samu galvu un tā tālāk. Nu jā, tad viņi tur iebrauc vanagos, saproties, un vanags izvalk tādu dzērienu, kas izskatās skaisti krāsā. Un kā ir? Labi garšo, vanags tincina, kad esam nolikuši glāzes vietā. Mēs ar Austriņu saskatāmies un ko arī atbildam gandrīz. Tas ir tas pats dzēriens, var sakot. Tad mēs mierinam vanagu, ka dzērienam ir skaista krāsa. Vanagu saimnieks savukārt mierina mūs, ka mākslīgie mēsli jau sen ir uz lauka, bet viņš var parādīt nedaudz maisiņā, kādi tie ir. Mēs cilājam pirstos pelēcīgos graudiņus un saredzam sava brauciena bezjēdzību ar neabruņotu aci. Tu saki viens cilvēks un nesmird nemaz. Austriņš padodas progresa priekšā. Ir jau tai nākotnē arī gaišās puses, varbūt kārtīgs vērpjamos ratiņus ļaudis ar sāks pirkt kā mākslas darbus un tā tālāk. Runā, ka bez šīm vielām stāsts izaugot apmēram šāds. Vanags skaidrodams norāda uz mani. Bet ar šīm vielām... Nu tā, protams, nebija. Nu, paga. Bet es varu pateikt kaut ko, kas bija. Tāpēc, ka... Vispār rakstot par Austriņu, man bija teikuši, ka tavā grāmatā figurē Austriņš,
Un es tieši tāpēc, strādājot pie šī romāna, nelasīju tavu austriņu cietos. Nabadzīgs. Tāpēc, ka man bija bail, ka es ieraudzīšu kaut kādu... Vajag lasīt. Redz, es šodien pārbaudīju. Nenotiek nekas slikts ar cilvēku. Nē, lasīšana pilnīgi. Bet es pabeidzu rakstīt par savu austriņu, un tad es izlasīju tavējo ar domu, ka, paskatīsimies, vai ir konsekvence. Un bija. Mēs bijām uzrakstījuši par vienu un to pašu cilvēku. Un šis ir... Es nolasīšu fragmentiņu, kurš tiešām bija, un to ir aprakstījis Jānis Akurāters diezgan precīzi savās atmiņās. Kārlis Skalbe, Jānis Akurāters, Kārlis Krūze un Antons Austriņš arī nodarbojas ar visādām dekadentiskām nodarbēm Koknesas Krodziņā. Un tur izskaņā šāda aina. Skaistums un nemieris. Kura diena? Man liekas, ka... Es domāju, kāda otrā būs. Kāda otrā jau noteikti, bet varbūt visādi. Ar tiem varbūt visādi. Tātad, skaistums un nemieris. Lūk, īstā dzīves devīze. Lūk, man īstie kāvi. Skaistums pelēkās ikdienas debesīs. Nemiera karoks pār visu, kas nogūlies uz dusu. Skaistums un nemieris, kliedza Jānis bez panākumiem pūlēdamies pārbļaut dziedošo austriņu. Skaistums un nemieris mēs abi ar Krūzu bļāvām pretī, kā no otra ezera krasta caur negaisa dārdiem līdz mūsu privātās dzīru telpas durvis atvērās un pār slieksni pārkāpa Krodzinieks. Uz brīdi iestājās klusums. Austriņš piecēlās un iztaisnojās pilnā augumā. Viņas purēno matu gali skāra grieztu lampu. Kungi, teica Krodzinieks, vai nevarētu mazliet klusāk? Blakus istabā cilvēki atpūšas. Cilvēki atpūšas gandrīz visās istabās, es iebildu, bet kurš viņiem ir pateicis par skaistumu un nemieru? Austriņš rīkojās vienkāršāk. Viņš sagrāba aiz divām kājām krēslu, pacēla to virs galvas un noducināja pazūdi no šejienes. Kungi, es jūs lūdzu, pazūdi tev saka, Austriņš atkārtoja un laida krēslu pret grīdu tā, ka tas sašķīda driskās. Krodzinieks sabies aizgāja. Mēs dzīvojām līdz vakaram. Viss kroks jau zināja, ka istabā sēž tie trakie un baidījās mums tuvoties. Tikai mikrēslī pie mums ienāca kāds puspazīstams kungs no Brunavas muižas un sacīja: Zēni, vai nevarat klusāk? Atnāks vēl policija. Kas tā nu par darīšanu? Šī kunga lūgumam mēs paklausījām. Ne tādēļ, ka baidījāmies no policijas, bet tādēļ, ka viņš bija draugos ar Blaumani un zaudēt cieņu meistaru acīs mēs negribējām. Drīz beidzās vīns un ēdieni, un līdz ar tiem arī dziesmas. Krūze svinīgi iztukšoja pēdējo glāzi, sašķēdīja to pret grīdu un teica: tas ir mans nemieris, kas še saplīsa. Tagad es esmu Bet, kad beidzot devāmies ārā no kroga, Austriņš paķēra krāsnes kruķi un ar veiklu rokas kustību aizkabinājās grieztu lampu sāķi. Tur tas brīdi pašūpojās, bet, kad aizcirtām durvis, nogāzās uz grīdas ar visu apmetumu un palika guļam kāļķu kaudzē. No rīta Krūze pamodās pirmais, iekūra plīti ar saviem dzejoļiem un sauca uz kafiju. Tālāk nelasīšu, tālāk paši. Tagad iedomājieties, šī persona, kas vēlāk izpildās tā, kā mums stāsta rakstnieks Akmentiņš, un kas pirms tam gājusi cauri lūk visiem šiem notikumiem. Abi divi ar Kārli Skalbi, ne tikai divatā, ar brīnišķu redkolēģiju, viņi izdod žurnālu ar nosaukumu Kāvi. Un šī žurnāla galvenais redaktors bija Kārlis Skalbe. Un Kārlis teica Austriņam, Austriņš ļoti daudz nāca ar saviem papīriem. Jā, lūdzu. Likās, vai ne, ka tu būs kaut kā nenāca, gara pauze. Un Austriņš ļoti daudz nāca ar saviem rokrakstiem un teica, rekur, te tas, te šis. Un Kārlis viņam teica, droši, raksti, taisi vēl. Un tad, kādu dienu, Austriņš atnāca uz redakciju ar ļoti ekstravagantu drāmas fragmentu.
kuru tūlīt jūs, dāmas, dabūsiet dzirdēt. Kurš ir Dievs tagad? Toms ir Dievs. Jā, lūdzu. Debesīs par revolūcijas laiku Krievijā. Dramatisks fragments. Personas. Dievs tas kungs. Eņģēls Gabriels. Mefistofels. Dievs sēd uz troņa un domā. Aiz troņa aug zaļš koks, kurš dod Dievam dzestu ēnu. Eņģēls Gabriels kā izlūks uzkāpis kokā un skatās uz zemi. Mefistofels staigā pa debesu pagalmu. Spieķis rokā. Viņš smēķē Havanas cigāru. Eņģēls Gabriels pie sevis. Cik nemierīga tagad Krievu zeme, no kuras allaž labas vēstis nāca, jo plēve nemierīgos elementus ar veiksmi slaktēja un vāca. Kā ugunsgrēkā viļņo malienas, kur ļaudis čum un mučkā skudru pūlis, kas aizdizies. Laiž ļekas vaļā Sanders, kas spiegojas un tukšus salmus kūlis. Vai kādi tagad paliek skolotāji, tie veči, kas no Dieva kā no uguns bijās? Bailēs sauc. Tēvs! Viņi nolem tevi ignorēt tur, tavos kongresos un komisijās. Dievs izliekas kā, kad nemaz nedzirdēt. Pie kauna stabas īst grib ruceli, kas akmeni pret bāliņiem ir cēlis, un kapu svētkos dumam mužikam pa galvu svētās dusmās zvēlis. Uztraukumā. Re, skolotāja kongress Rīgā. Ko es redzu? Sauc. Tēvs! Panācies, vei, Rozens runā par mācītājiem un par reliģiju, un kā viņš gāna tos un suna. Tā runā mācītājs, kas baznīcē reiz tautā labu vēsti laida, vai kādi ateisti izauguši zem Krievu patvaldības spaida. Dievs tas kungs top nemierīgs uz troņa un nikni paskatās uz Gabrielu. Vai, kungs taviem draugiem, Veismanim un Bīlenšteinam, neviena līdzstrādnieka vairs un domu biedra. No kongresa tiek aizdzīts mūsu paklausīgais un mīļais latviets Andrievs Niedra. Raportē. Uz zemes debeslietas krītas, pat gailītis nelādas par dumpiniekiem, bet runā tik par pozitīvu darbu un konstitucionālistu priekiem. Pie sociālā kapa Jende runā, ak tēvs dod zibeņu un dusmas zilas. Gž. No tava vaiga viņi atkāpušies, šie kalpi blēdīgie un svilas. Paskatās uz otru pusi. No Kronštates smuk projām Jānis Sergijs, kurš dzīvoja ar liekām sievām kā pa taukiem. Tāpati nelaime ķer citus tavus draugus, kā pilsētā tā ar uz laukiem. Mums atbalsts pēdējais uz zemes zūd, pabeda noscevs grožus laiž no rokām. Dievs pietrūksts kājās, debesis nolīgojas, tuvojas negaiss. Jau lapas novītušas, zari nokautuši, uz zemes laba ļauna atzīšanas kokam. Gabriels ieraug Dievam sabīsts, viņš kāp no koka zemē, jo man negaiss tuvojamies. Dievs. Uzšķīrs dzīvības grāmatu, kurā pierakstīt mācītāju un valdnieku vārdu, velktiem pāri dusmās melnus krustus, zemē drabot un debesīm uguns pļaujot. Lāsts mana ģīņa kropļotājiem, lāsts, lai tautas dusmas viņus soda. Gals despotam ar briesmām iekšēles liesmām, jūs huligāni, atceļu no savu kalpu goda, no Ēģiptes gaļas poda un apzīmēju jūsu varga ģīmi ar kaina zīmi. Gals kundzībai, gals varmākiem un meļiem, nemūžam neiet tiem pa debes laimes ceļiem. Mefistofels, kurš negaisam tuvojoties pie koka un nostājies zem viņa, sarunājies klusām ar eņģeli Gabrielu. Dievam lāstus var dot smīnu un saku uz eņģeli. Dievs tas kungs pats ar laikam apnicis no mūžības uz mūžību dzīvot, kā viņš savos rakstos saka. Ir jau tiešām garlaicīgi tik ilgi skatīties bez kāda darba. Tādēļ viņš pats sevi nolāda līdz ar tiem jezuītiem un tirāniem, kurus pats ar labu prātu radījis pēc savu ģīmju un līdzības un iecēlis pār tiem ļaudīm. Kas to būtu domājis, ka tas A un O, kas pats bija apmierināts ar savu radīšanas procesu, tik ātri nāks pie citāda slēdziena.
Jā. Viss mainās zem saules, saulē un pat debesīs. Uz Eņģeli Gabrieli zobodamies. Nu, steidzies atpakaļ brālīt uz zemi, jo Dievs gribēs droši vien klerikāļu vietā nodibināt kaut kādu jaunu partiju, kurai viņš radīs kādu labu propagandistu no veselīgām zemnieku meitām. Viņš jau pats ir vecs un nespēcīgs. Uzdos kādam lauku puišam Jāzepam to lietu izpildīt. Tev atliksies tikai paziņot tai meitai laiku, kad viņai būs dzemdēt, tāpat kā reiz Jāna vai Marijai. Tu jau tāds dieva ekspreses un sevišķu uzdevumu ierēdnis esi. Pa to laiku sacēlēs tāds negaiss, ka bail. Vētras lauku zemi, baznīcas durvis atvers un no turienes izlaižas melni kraukļi. No mācītāju muižām uz cūkām izjās vežzemnieku nāmos mēteļos ar baltām pakrūtēm. Torņi gāžas, pils un dievnam brūk. Pats Dievs parādās mākoņos ar vēdekli rokā. Zibeņi negaiss strako. No ledus pils drupām pacēs izdilušais tirāns ar saviem kalpiem. Nokaut to ģindeņi ap viņu dai nāves deju. Acu mirklis un pērkons nospēr tirānu i viņu kalpus. Zila uguns izlaužas no drupu kalpus. Zemes bērni dreb un trīc savās mālu būdās. Viņu zemi tin šausmu un dusmu nakts. Uz rītu pusnegais norimst. Aust jauna diena. Dzimta Rīga! Un par šito darbiņu tad viņš arī dabūja tos gadiņus pasēdēt beigās. Tāpēc, Šis bija tas. Šito? Jā. Un mēs šim darbam lasījām. mēs varam teikt paldies, ka mums ir tas, ko mēs šodien nepieminam. Un mēs saucam vārdā no skaldes. Jā, taisnība. Tur bija divi, īstenībā kāvos bija divi darbi, par kuriem ierosināja krimināla lietas. Viens bija šis no Austriņa, un otrs bija tāda aktuāla politiska eseja par revolūcijas gaitu Krievijā no Skalbes. Tad, tāda revolucionārā darbība mūsu draugiem. Svens Kuzmins, Latvijā! Arī Latvija! Dieva tā kunga lomā Toms Reibergs. Sveicais Ilze Jansons. Šajā, kas jau pagriezies. Tās izskatās. Ko teiktu Austriņš šajā brīdī? Krāslu nav. Šķinām prom. Šķinām prom. Nē, prom mēs nešķinām. Prom mēs nešķinām, mēs taču tikko esam sākuši. Vai te nav kāds gandrīz vīns vai kas? Ir.